Vaiba, vārds tev. Jā, labvakar. Labvakar, labdien. Mani sauc Baiba, kā jau pieteicu. Paldies par uzaicinājumu. Un, ko es vēlos par sevi pateikt? Es dzīvoju Spānijā. Iepriekš daudzus gadus dzīvoju Latvijā, praktizēju logopēdiju gan pirmsskolā, gan klīnikā. Un strādāju 10 gadus. Šobrīd ļoti aktīvi darbojos ar diasporas bērniem, kas ir izkaisīti pa visu pasauli. Un, jā, tas ir ļoti interesanti, man patīk, jo salīdzinoši nesen, kādus 4 gadus strādāju ar diasporu. Jā, un tāpēc arī šodien mēs esam tikušies, lai izstāstītu par aktuālākām problēmām, kā bērni runā ārzemēs. Un, ko es vēlos teikt, man pašai ir 2 bērni, ir pusaudzis 15 gadīgs un ir puika, kuram ir 6 gadi, un abiem 2 bija skaņu izrunas traucējumi, un abiem 2 bija, tā teikt, tautā saucamā šļupstēšana, bet ņemot vērā to, ka es praktizēju jau tajā laikā logopēdiju, tad esmu novērst šo skaņu izrunas traucējumus pašā saknē, un mēs speciāli atgriezīsimies pie konkrēti starpzobu izrunas, tāpēc, ka tā ir ļoti tāda aktuāla un svarīga tēma, jo, ja starpzobu izrunu nenovērš laikā, tad to var palaist garām, un es arī pateikšu, kurā brīdī ir jālabo tieši šļupstēšana, jeb starpzobu izruna. Un pievērsīsimies varbūt tādiem knifiem, ko cilvēki dažkārt nemaz neaizdomājas, respektīvi vecāki neaizdomājas. Šis seminārs, šī nodarbības, to drīzāk saukt par nodarbību, būs diezgan praktiski. Es aicinu visus piedalīties. Mēs veiksim dažādus artikulācijas aparātu vingrinājumus, tāpēc, lai jūs varētu palīdzēt saviem bērniem, gan skolās, gan arī saviem personīgiem bērniem. Un man ir viegli runāt, tāpēc, ka man pašai bērni mācās franču valodā, spāņu valodā, tāpat ir apgūši arī angļu valodu, meita šobrīd arī latīņu valodu mācās un krievu, un puika savukārt runā spāniski, runā angļu valodā, latviešu valodā, tātad dzimtā ir latviešu valoda. Jā, man nav jaukta ģimene kā tāda, bet mēs dzīvojam ārzemēs, bet bērni mācās ārzemju skolās, jā. Vīrs ir latviecis, līdz ar ko arī mēs vairāk varbūt parunāsim par tām ģimenēm, kurās ir vīrs ārzemnieks, jā, tātad runā angļu valodā vai kādā citā valodā. Bet pirms mēs sākam, es vēlos pievērst uzmanību tieši tam pašam pirmajam dzīves gadam, jo ir bērni, kuri ir izauguši jau lielāki, 5, 6 gadi, un tad ir tādi pavisam maziņi vienā ģimenē. Un kam es gribu pievērst uzmanību konkrēti? Piemēram, ir nerunājoši bērni, latviešu valodā nerunājoši bērni, viņi vairāk runā angļu valodā, piemēram. Un tad ko mēs darām šādā situācijā? Mēs vēlamies kā mammas iemācīt latviešu valodu, un mums kaut kā nesanāk, jo tēvs runā angļu valodā, tas lielais bērns arī runā angļu valodā, un bieži vien mēs pārējām uz angļu valodu, un mums tomēr gribās iemācīt latviešu valodu, un šeit mēs runājam konkrēti par to periodu. Iedomājieties, kad bērns ir tikko piedzimis, ir pagājuši 3 mēneši, un viņam sāk parādīties interesi par apkārtējo pasauli. Un kas tad notiek? Mēs sākam vecāki mācīt bērnam valodu. Mēs, protams, ar viņu runājam arī līdz tiem 3 mēnešiem, bet šeit ir ļoti svarīgs šis acu kontakts ar šo zīdainīti. Un mēs stāstam, rādam, ceļam viņu augšā, iepazīstam apkārtējo pasauli. Un mācām zilbes, atkārtojam zilbes, mamma, tētis, ja mēs rādam, lai bērns to spēj nolasīt no mūsu lūpām. Ļoti svarīgs ir šis te artikulācijas aparāts, lai bērns redz. Un tas nav svarīgs tikai tādam maziņam, bet arī 3-gadniekam, kurš vēlas iemācīties latviešu valodu. Ja? Skatīties virsū, lai bērns spēj lasīt no lūpām,
spēj redzēt, kā tad mēs izskatāmies, kad mēs runājam. Un tā tad atkārtojam šīs zilbes mamma, tētis, tētis, lai bērns vienkārši skaisti un skaidri nolasa no lūpām. Un kā mēs ar mazo zīdainīti runājam? Mēs, skatoties virsū, visu laiku iepazīstinam, kaut kas pārtrūka tehniski. Nē, viss kārtībā. Viss labi. Tātad mēs skatāmies virsū un iepazīstam ar apkārtējo pasauli, daudz runājam neapstājoties, ejot ārā, pēc tam ratos. Bērns ir runājam ratos, kad bērns atrodas 6 mēneši. Mēs iepazīstinam ar visu un runājam par visu, gan pārģērbjot viņu, gan ēdot, gan runājot par apkārtējām lietām, gan par to, ka māsa atnāca, tētis atnāca. Tātad šīs gramatiskos teikumus mēs veidojam no visām pusēm un nebaidamies no kaut kādām tādām sarežģītākām konstrukcijām, teikumu konstrukcijām. Lūk, un kas ir svarīgi? Ir svarīgs pareizs runas paraugs, ka mēs dodam šo paraugu un normāls runas temps. Ko tas nozīmē? Piemēram, mēs ar bērnu nevaram runāt, piemēram, čau, kā tev iet? Nenormāli augstā diapazonā, kad bērns vispār nespēja tā kā nokopēt mūs. Es, piemēram, zinu kādus piemērus, kur vecāki tādā veidā runā ļoti ilgstoši ar bērnu. Viņš nav spējīgs vispār atkārtot šo te tik augstā diapazonā. Tāpat arī, piemēram, ir vecāki, kur ar bērnu runā arī ļoti, ļoti ātri. Bērns vispār neko nesaprot, un tad, kad viņš sāk runāt, viņš tieši tāpat runā ļoti, ļoti ātri, un šos vārdus neizrunā līdz galam, un tad tiek norauts vārdiem galotnītes, un mums ir jāstrādā pie tā, lai šis vārds tiek pateikts līdz galam, ja? Tātad ļoti svarīgi ir šis acu kontakts, lai pie tās lūpas mums ir uz priekšu, ja? Pie lūpas ir smaidā, lai viņš redz, lai viņš nolasa mūs no lūpām, ja? Lai redz, kā mums te viss darbojas, ka te mums ir motors, kurš darbojas, un vējš nāk no mutes ārā. Lūk, un ko es vēlos teikt, to, ka diasporas ģimenēs ir tādi gadījumi, kad bērni runā angļu valodā vai kādā citā valodā, un tad pēkšņi mamma vēlas iemācīt bērnam latviešu valodu, un mēs sākam to darīt. Ja? Un kas šeit ir svarīgi? Ir metodas, kuras pat praksē pielietojam, kuras strādā, un tad mēs runājam pirmkārt, ja tā ir mamma, kas runā ar viņu latviešu valodā, tad tā ir viņa, un viņa arī to dara. Nemiksē šīs valodas. Tas ir ļoti svarīgi nemiksēt valodas un nepāriet no vienas uz otru. Tātad bērns skaidri zina, ka viņš ar mammu runā latviešu valodā. Lūk, kā notiek šī runāšana? Piemēram, bērns runā tikai angļu valodā, vai tikai franču valodā, vai vācu valodā. Ja? Mēs dodam šo pareizo runas paraugu. Piemēram, vienkārši bērns kaut ko vēlas, un mēs jautājam, ko tu vēlies. Un šeit mums ir svarīgi, ka šīs teikums ir atdalīts ar vārdiem, tātad, ko tu vēlies. Un skatīties atkal virsū, lai viņš spēja atkārtot mūs, lai spēja nolasīt no lūpām. Un mēs esam arī tie, kas atbild, es vēlos maizi. Un tad bērns 5 reizes šādā veidā vēros jūsu muti un skatīsies jums virsū. Tas ir nerunājošs bērns, kurš runā citā valodā, bet jums ir mēģis iemācīt latviešu valodu. Ja? Tad, kad viņš noklausīsies jūs vairākas reizes, 10, 15, ja? Viņš mēģinās ar lūpām nākamajā artikulācijā atkārtot šo šādā veidā.
Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti tuvu tam, lai pats sāktu izrunāt šīs latviešu valodas skaņas. Bet tā kā latviešu valodā mums ir citas skaņas nekā, piemēram, angļu valodā, mums ir vairāk ja, ņa, ja, tad īpaši uzmanību vēlos pievērst dažādiem artikulācijas vingrinājumiem, lai bērns iekustinātu savu mutīti, mēli, lūpas, lai viņš spētu vispār izrunāt šīs skaņas, jo viņš grib pateikt, es gribu ēst. Ja? Un ko es vēlos pateikt? To, ka pie svelpeņu izrunas vienmēr cilvēkiem, vecākiem rekomendēju sagatavot tādu, kā es saku, kurpju kasti, kurā būtu dažāda veida pūšanas vingrinājumi. Un tie mums ir ļoti svarīgi, lai mums mēle mutē veido pareizu šo te pūtienu pie svelpeņiem. Ja? Mēles gals ir apakšā un pa mēles vidējo daļu plūst gaisa plūsma. Un mēs bērniem dodam šos rotaļu vingrinājumus un mācam pūst burbuļus. Nodemonstrēšu, tāpēc, kad šos te burbuļus mēs pūšam ar lūpām uz priekšu. Ja, nepiepūšam vaigus, ja. Pūšanas kastē mums var būt ļoti daudz lietas, ja. Jūs varat pamēģināt nepiepūšot vaigus. Dažreiz mēs darām pilnīgi bez nekādiem palīgu līdzekļiem, piemēram, ir logopēdiskā nodarbība un 10 reizes mēs izpūšam gaisu. Ja? Jūs varat droši piedalīties. Šis ir brīdis, kad mēs to sākam. Ja? Pūšanas kastē ir dažādi veidi spalvas, dažādās krāsās. Pie viena jūs varat iemācīt arī krāsas, ja bērniņš ir mazs. Ja? Tagad nopūtīsim sarkano spalvu no galda, un tad mēs uzliekam spalvu uz galda. Atkal lūpas ir uz priekšu un pūšam. Bērniem tas ir interesanti, ja? Viss notiek caur dažādiem rotaļu vingrinājumiem. Ja? Mēs arī viņus aicinām nākt spēlēties, rotaļāties. Ja? Tālāk, kas mums vēl ir? Mēs varam izmantot dažādas svilpes, stabules. Mēs varam izmantot arī, man ir šeit šī dzimšanas dienas taurīta, bet es nezinu, kā to sauc. Pirmkārt, te mums tiek ar lūpām apņemts apkārt šis te salmiņš, kas stiprina arī lūpas. Ja? Šī kurpju kaste ir pilna ar dažādiem šiem vingrinājumiem un ir pieejama tikai mammai, un īstajā brīdī mēs ar to bērnu strādājam apzināti, lai mēles gals nostātos šeit apakšā un pa mēles vidējo daļu veidotos vējš, ja? Veidotos pareizā gaisa plūsma. Ja? Ko es vēl varu nodemonstrēt? Es varu nodemonstrēt šādas pudelītes, jūs varat pūst pudelītēs, ja? Lai ir interesantāk. Jūs varat pūst svilpītēs, jūs varat pūst dažādus materiālus, piemēram, ūdeni ieliet bļodā un ar to pašu salmiņu pūst vieglas bumbiņas, ja? Lai riņķo pa bļodu, vai arī ja ir 2 bērnu ģimenē vai arī grupa tā ir bērndārs, tad jūs varat spēlēt, piemēram, hokeju un pūst šīs te vieglās bumbiņas caur salmiņu vai vienkārši tāpat hokeju vārtos, krāsainas bumbiņas, balonus pūst. Ar vārdu sakot, ko jūs vien vēlties un kādas vien jums ir idejas, ja? Tātad mums ir svarīgi, lai 3 gados mēs ieraudzītu to, ka bērnam mēle neiet starp zobiem. Šis te variants, lai nav. Ja bērnam ir mēle starp zobiem, jūs ieraugat jau to 2 gados, ja? Uzreiz dodiet pūst. Uzreiz. Tāpēc ar šiem pūšanas vingrinājumiem mēle stiprinās, un mēs nenonāksim pie šīs starpdobu izrunas 8 vai 7 gados, kad tas jau gandrīz ir pa vēlu. Ja? Mums ir ļoti grūti šo ieradumu vispār logopēdiem izlabot. Tāpēc es tā ļoti rekomendēju konstatēt tieši šo skaņu izrunas traucējumu laicīgi, jo tomēr
svelpeņi SZCD un šņāceņi ŠŽČģ. Tās ir 2 grupas un tās ir 8 skaņas, un ja mums ir traucētas šīs 8 skaņas latviešu valodā, tad runa ir diezgan neskaidra. Ja? Ko es vēl varu teikt? Ar vārdu sakot, skaņa R, ja? Šī ir skaņa, ko mēs bērniem mācām pašu pēdējo logopēdijā, tad, ja bērns to nav pats iemācījies. Ja? Un te ir specifiski, piemēram, vācu valodā izrunā kaklā vairāk, franču valodā tieši tāpat artikulē citādāk nekā latviešu valodā. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam kā logopēdi, vārds sakot, piemēram, jūs strādājat grupā ar bērnu, jūs noteikti komunicējiet ar logopēdu, un tad attiecīgi, ko mēs varam darīt, lai bērnam iemācītu šīs skaņas, lai varbūt viņam nevajadzētu iet pie logopēda. Un tad mēs spēlējamies preventīvi ar T un D skaņām. Un tā spēlēšanās ir, pirmkārt, mēs rādam, kā tad tas izskatās, ja man ir te par rokai. D. Tātad mūsu smaidīgais klauns, ja? Kāpēc klauns? Tāpēc, ka mēs diezgan daudz ar viņu mēdamies, un mēs mācāmies izrunāt šo skaņu preventīvi, jo tas ir ceļš uz R skaņu. Es tagad aicināšu arī pārējos, ja? Tātad mēs vienkārši izrunājam šo skaņu D, un mēs liekam klāt visus pats skaņus. Di, du, palēnām, di, un mēli virzam arī dziļāk, varbūt mutē, di. Ja, jūs arī droši varat to darīt kopā ar mani. Mēs spēlējamies ar D skaņu, un mēs to varam darīt 2, 3, 4. Ir mammas, kas, piemēram, saka, kā mēs uzzinājām, ka var darīt tā, ar D un T skaņu spēlēties. Mēs to sākām darīt ātri, un bērns iemācījās ātri izrunāt R skaņu. Pēc tam nebija nekāda problēma. Vienkārši mašīnā braucot, ja. Nav mājās laika, mēs to varam darīt, ejot pa ceļu, ja, pastaigājoties. Tas pats ir Rādam abas 2 burtiņus, kā tie izskatās. Un tagad bērns izrunājam šo D, ti. Tātad spēlējamies ar šīm skaņām. Domājam vārdus ar šīm skaņām. Tā T un D, piemēram. Es varu parādīt dažas kartiņas. Tomāti. Tā ir spēle, ja? Duša. Vieļi. Vieļi. Tulpe. Ja? Taure. Truši. Tas nekāds, ka šī vārdā ir R. Mēs skrienam tam pāri, jo bērnam mēs trenējam mēli, mēs neprasam viņam izrunāt šo R tā iemesla pēc, lai tas neieietu kaklā, ja, lai neveidojas tā franču izruna. Taksis. Taureņi. Ja? Tārpi. Dārzeņi. Dārzeņi. Divi. Un tad, kad mēs esam izgājuši cauri šīm kartiņām, es bērnus aicinu, pamēģināsim mazliet savādāk. Tagad mēs darīsim nevis maģiskajā punktiņā, liksim mēles galu tur, kur tas aiz zobiņiem. Ja? Es parasti to sauc par maģisko punktiņu, kur guļ R skaņa, un mums viņa ir jāpamodina. Un tāpēc mēs tā tuktinam, un mēs ejam dziļāk mutē. Tajā bedrītē. Mēs brienam bedrītē, un bērniem patīk. Un tad veidojas tāda jocīga skaņa dobja. Didi.
Tātad mēs šo te visu varam darīt savās grupās, kā logopēdi vai kā audzinātāji. Mēs varam to darīt rītaplī. Mēs varam rādīt šīs skaņas, mācīt šīs skaņas un nodemonstrēt. Un kas ir būtiski, manuprāt, vispār, bērni mācās latviešu valodu, ir būtiski pareizi parādīt un nodemonstrēt konkrēti katru skaņu. Pilnīgi katru, visu alfabētu, ja. Piemēram, pie A mums mute ir vaļā. Mums nav A, mums ir A, mums ir plati mute atvērta. Šī skaņa ir balsīga un mums balss saites darbojās. Un tāpēc mēs kā pedagogi varam mutīt vaļā. Ja? Piemēram, skaņa nav balsīga. Un bērnam ir dažkārt grūti izrunāt viņu. Un tad mēs aicinam kā iekost mazliet apakšlūpā. Pie V mēs riktīgi iekožam. V, un mums balss saites šeit strādā. V. Un pie mēs pūšam vēju. Un tā bērns saprot, tas jau balsīgs ir, tas nav balsīgs. Tas ir D, tas ir balsīgs, tā ir skaņa. Bet tas tā nav skaņa, ja? Tātad mēs uzreiz iemācām A, E, I, O, U, Ž. Slēdzam motoru. Ar ko mēs varam asociēt šo te motoru? Mēs varam asociēt ar mašīnām, ar motocikliem. Un šis te moments ir diezgan būtisks, jo bērniem ir dažkārt problēmas ar iekustināšanu. Motora iekustināšanu, ja balss saišu darbināšanu. Mācam, liekam roku, lai taktīli izjūt, kā tas ir, kad motors strādā. Pie motors nestrādā. Nestrādā, bet pie motors strādā. Ja? Tātad mēs to visu rādam un demonstrējam. Un ko vēl es varu teikt to, ka mums lūpas ir diezgan vājas, gandrīz, es negribu samelot, bet diezgan vājas. Un tad tādi vienkārši vingrinājumi ir, piemēram, saldējumu kociņi. Ja? Katrs bērns ēd saldējumu. Atkal, viņam pat nezinot, mēs varam veikt šos artikulācijas vingrinājumus. Aicinām viņu vienkārši šādā veidā ar lūpām saspiest saldējumu kociņu un 10 minūtes noturēt. Kaut vai, kad viņš skatās mūteni, ja? Bet tā, lai viņš ir saspiests, ne viņš ir pielips, ja? Bet lai ir saspiests, ja? Tas ir ļoti labs lūpu vingrinājums. Vēl ir ļoti labi lūpu vingrinājumi, ja mēs vienkārši izrunājam Tātad mēs taisam 10 izelpas. Tas nav vienkārši tā, es tā tagad 3 reizes saku Mēs 10 reizes sakām, vismaz 7 reizes izpildam. Tas ir tā apmēram. Ielpojam. Tā ir viena reize. Tā ir otra. Tā ir trešā. Tātad mums lūpas ir nostieptas uz priekšu, ja? Ceturtā. Un tā tālāk vismaz 7 reizes katru šo vingrinājumu. Ja mēs sakām tad mēs arī sakām 7. Ja mēs sakām tad mēs arī sakām 7 reizes. Un pa 10 reizēm, pa 7 reizēm, atkarīgs no tā, cik tas bērniņš ir liels, jā. Vēl ļoti labs lūpu vingrinājums smaidīt. Jā, tas ir arī preventīvi priekš skaņas. Smaidam, zobs uz zoba un lūpas ir nedaudz smaidā. Nevienmēr bērniem tas sanāk. Ja? Liekas, šie vingrinājumi ļoti tādi vienkārši, patiesībā nevienmēr to sanāk labi izdarīt. Ja?
klakšķināšana. Dažādos veidos. Tātad mēs esam klauni un mēs mēdamies uz visām pusēm, kā vien tas ir iespējams. Atgriežoties vēl pie lūpu vingrinājumiem, ja tie ir jūsu bērni, jūs droši variet mājās iztaisīt tādu pogu paņemt, kas ir apmēram 1 eiro lielumā, un ievērt tajā pogā šādu te diegu, kas nav pārāk kass, tas ir tāds tamborējumais diegs, ja? Neliela, apmēram 20 centimetru diegs, un mēs ļoti labi lūpas varam uztrenēt, vienkārši šo pogu liekot aiz lūpām. Un viegli, sākumā viegli, vecāks vai arī bērns ir pie logopēda vai kā, raut vieglītēm šo pogu ārā no lūpām. Es nodemonstrēšu. Mēs liekam aiz lūpām, nedod Dievs aiz zobiem nē. Sataram. Man ir diezgan grūti pašai sev to darīt, jo tad, ja es sēžu pretī bērnam, tad es esmu vienā līmenī, pilnīgi. Tas diegs ir tāds taisns, pilnīgi taisns. Viņš nedrīkst būt norauts uz leju vai uz sānu vai kā, ja? Un poga staigā tieši pretī lūpām, ja? Uz vienu, uz otru pusi. Otrs vingrinājums ar pogu ir tas, ka mēs paņemam ar lūpām pogu, paņemam un tiek vienkārši poga rauta ārā no lūpām šādā veidā. Un bērnam lūpas pretojās. Tātad mēs paši izjūtam tīri, cik spēcīgas ir tās lūpas, lai notiek šis te treniņš, jā. Šīs vingrinājums ir vienkārši ļoti, ļoti efektīvs sirsniņš, tad, ja jūs redzat, ka bērns, piemēram, neizrunā šņāceņus, mums lūpas vispār nestiepjas uz priekšu, un jūs jūtat, kad ir skaņu izrunums traucējumi tieši šīm skaņām, jo diasporas bērniem bieži vien tā ir, jo, kā jau es minēju, šīs latviešu valodas skaņas, tad attiecīgi šie ir labi vingrinājumi, lai lūpas izstiept uz priekšu, ja, lai darītu tās stipras. Jā, kopumā latviešu valodā visas skaņas mēs varam iedalīt dažādās skaņu grupās, jā. Tiem ir mūsu svelpeņi, pie tiem mēs svelpjam, jā. Tāpēc mums ir šie daudzie svelpjošie vingrinājumi, un ja mēs vecāki audzinātāji iemācam šo vienu skaņu, tad ir ļoti maz ko darīt pie z, c un z. Jo, ja mēs esam jau to lielo darbu izdarījuši, tad pie z mums ir vajadzīgs tikai un vienīgi iedarbināt balss saites, jo mēles stāvoklis ir tieši tas pats, jā. Mēs varam mudināt bērnu izrunāt, piemēram, dabā dzirdamās skaņas, dzīvnieku skaņas, piemēram, pie kašņāts čūska, ja? Uzzīmēt čūsku vai uzzīmēt skaņu ceļu, un mēs ejam pa šo ceļu ar pirkstiņu. Mēs varam zīmēt pašu un darbināt tātad babolītes dabā, ja? Piemeklēt dzīvniekus, piemēram, kas varētu veicināt šīs skaņas iemācīties. Piemēram, skaņu grupa k, g, h. Mēs tās artikulējam kaklā un ļoti labi, piemēram, var piedāvāt bērnam izrunāt ko, kas, kā, klukst vista, ko. Ja bērniņš ir maziņš, mums jau viņam nekas nav jāpaskaidro, viņš vienkārši pats iemācās ko, un tad nav problēmas ar šo skaņu mācīšanu pēc tam vēlāk, ja. Tāpēc šīs dzīvnieku skaņas ir ļoti, ļoti svarīgas iemācīt jau. Tagad bērniņš ir pavisam mazs, ja. Piemēram, mēs varam arī ņemt dabā dzirdamās skaņas, kā šņāts mešs, kā koki līgojās, kā jūrā viļņi skalojās,
ar vārdu sakot, daudz un dažādus tos piemērus dot no dabas, kā mēs varam palīdzēt, ja. Runājot vēl par bērniem, kuri diezgan slikti runā, teiksim tā, mums ir ļoti, ļoti svarīgi dot šīs pareizās konstrukcijas teikumiem un ļaut viņam izteikties. Nepareizi būtu teikt, piemēram, ka bērns runā nepareizi, bet visu laiku tā labošana ir tieši akcentējot to nepareizumu pie sevis. Mēs dodam pareizu runas paraugu. Piemēram, viņš nevar izteikties, viņš nevar pateikt, kā ir pareizi, bet mēs pasakām to un pasakām lēnām, atdalot vārdu no vārda. Es šodien biju skolā. Šādā veidā es rīt braukšu uz skolu. Šādā te veidā mēs demonstrējam šos te teikumus. Ja bērniņš atkal ir mazs, viņam ir 3 gadi, viņš pavisam slikti runā, piemēram, noroj galotnes vārdiem, kā mēs labojam, mēs akcentējam, skaļāk izceļam. Piemēram, viņš nepasaka maize, bet pasaka maize. Un tad mēs sakam, tu gribi, ko tu vēlies? Mēs varam dažādi vaicāt, lai uzreiz tos sinonīmus viņi apgūst. Ja? Ko tu gribi, ko tu vēlies? Es vēlos maizi. Maize. Tā ir maize. Ja? Nekad mēs nedrīkstam bērniem pārmest, ka viņi saka kaut ko nepareizi. Viņi tikai mācās, valoda formējas līdz skolas vecumam, un tās pašas skaņas r, ja, r un l, kuras mēs mācām pašās beigās, ja bērns nav iemācījies. Mēs nedrīkstam pārmest to, ka ļoti bieži vecāki kļūdās un liek un spiež bērniem izrunāt r skaņu. Un tad ir tā, ka bērns sāk arī viņu izrunāt kā kliņā, un to ir ļoti grūti izlabot, to ir ļoti grūti, ja, logopēdi to labi zina, ja. Tālūk, ja jums ir jautājumi, jūs droši man variet jau uzdot, jo man ir patīkami atbildēt uz jautājumiem. Runājot par pašām skaņām, ar vārdu sakot, 2 gadi, principā ir 2 vārdu teikumā, 3 gadi, 3 vārdu teikumā, 4 gadi, 4 vārdu teikumā, 5 gadi, 5 vārdu teikumā, 3 gados bērnu valodu saprot apkārtējie, un, ja nesaprot apkārtējie, tas nozīmē to, ka bērnam ir jāgriežās pēc palīdzības. Ja, kāpēc nesaprot? Kas ir šī problēma? Un pirmais, ko mēs parasti sakām, vispirms jāpārbauda dzirde, vai bērns dzird, vai viņš dzird labi, jo bērniem ir arī slimošanas, ir bijuši vidussavas iekaisumi, ir kaut kādas citas problēmas bijušas, un tas ir pirmais, ko mēs jautājam vecākiem, vai bērns labi dzird. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja. Mājas apstākļos, piemēram, maziem bērniņiem to var pārbaudīt, vienkārši kārtīgi noplikšķinot rokas un paskatīties, vai viņam acis noraustās vai nē. Vai viņš no tā trokšņa ir sabijies vai nav sabijies. Parasti tādi bērni, kur slikti dzird, viņi arī nelalina, negugina, jo mums ir tas periods, kad bērni la, g, sāk gagināt un lalināt, un tad šie bērni, viņi paši sevi nedzird, ja, un viņi to nevēlās darīt. Ja. Un šiem bērniem, kur ir diezgan slikti runā, bet viņi dzird, tad ir ļoti, ļoti svarīga šī metode lēna runāšana, uzdot jautājumu, pašam atbildēt, es gribu dzert. Mēs jautājam, ko tu vēlies? Un bērns nevar atbildēt, jo viņam nav vārdu, vai viņam ir slikta artikulācija, vai viņš nevēlas, vai viņš vienkārši neprot, un mēs viņa vietā atbildam, es gribu dzert. Un mēs šādā veidā jautājam, lēni atbildam,
Un svarīgi ir nolaisties bērnu līmenī, skatīties viņam acīs, skatīties sejā, kā, lai viņš spēj nolasīt no lūpām. Kā izskatās lūpas, vai tās ir uz priekšu izstieptas, vai sāniem, vai mēle ir gaisā pacelta. Tātad tas ir ļoti būtiski, tāpat kā vājdzirdīgi bērni ļoti skaidri nolas no lūpām. Ja? Vēl ļoti labas ir lomu spēles, kur jūs varat šīs situācijas izspēlēt. Piemēram, jūs varat uzdot jautājumu, kā tev gāja bērnu dārzā vai kā tev gāja skolā. Un tad bērns no sevis, no sirds izstāstīs, kā viņam ir gājis un patiesi izstāstīs. Ja? Piemēram, viņš būs ieties suņa lomā un viņš to mēģinās stāstīt. Jūs sapratīsiet. Jo parasti jau vecāki saprot savus bērnus. Varbūt viņš sāks runāt citā valodā, ja? Angļu valodā. Jā. Vai arī kādā citā. Jā. Mēs tagad varam dažiem jautājumiem pievērsties. Baiba raksta, Ziemeļamerikas diasporā vairums runā ar slapjiem, laikam či un dži, kura mēģinājumos tas vienmēr sit pa ausīm. Baiba gan jau arī pati tūlīt komentēs. Sveika, Baiba. Skaņa. Interesanti. Skaņa. Jā, mani dzird? Jā. Mani dzird, jā. Paldies, Baiba, ļoti interesanti un noderīgi. Es pat domāju, ka jā, ka mēs savā bērndārs grupā rīt aplī varētu ielikt tādu, es teicu, klauna 5 minūti, kur mēs tiešām te trenētu to runas aparātu, jo kaut cik mums šeit ir bērni 3. un 4. paudzē, kuriem mammas arī runā ar ļoti lielu akcentu. Un tas un slapjais t un d, es, piemēram, atceros dziesmu svētkos bija mūsu Tēvs debesīs, un viss koris dzied pietoti, pietoti. Un tā bija mūsu tā kā dziesma, mūsu, kāds saka, skates dziesma, un tad strādājām kā varam tieši pirms dziesmas vienmēr atkārtots, bet jā, jo šeit vecāki arī paši runā to t un t, un tur nav nekāda atšķirība, tas ir no angļu valodas. Un tad, jā, un vai to, nu labi, lielajiem es, protams, nelaboju, bet bērniem es gribētu, jā, un tie vingrinājumi ar t un d, es domāju, mēs varētu viņus laist skolā arī strādāt ar, ka tie ir daudz cietāki. Paldies. Jā, paldies. Jā, es tā īsti nesapratu jautājumu. Tas bija jautājums. Ne, jūs jau atbildējāt, kad jūs rādījāt par t un d, tās bija tieši tās skaņas. Es tieši domāju par tām skaņām. Jūs jau parādījāt tas vingrinājumos, tāpēc tas jautājums būtu novēlot, bet jūs jau atbildējāt. Paldies jums. Ko es vēl vēlos pateikt? Vārds sakot, ja jums ir tā tēma, ka jūs mācīgi, tā ir ļoti labi, tā ir tie pāri mums. Ja? Kā mēs izrunājam, mēs varam ņemt pa pāriem šīs skaņas. Un šeit ir vēsā gaisa plūsma, ņemam dēlnu, un te bērns arī labi izjūt. Tas ir vēss vējš. Šis ir saules burts, tas vienmēr priecīgs ir. Mēs smaidam. Nereti mēs, piemēram, ar bērniem uzzīmējam uz rokas burtiņu, un arī tāpat uzzīmējam to pašu smaidu, ja? Paskatāmies, tā šī pusē bija, un te būs z, mēs te z uzzīmējam, ja? Un tur mēs spēlējam tādu spēli, ja? Izrunāsim tagad. Vēsais gaiss ir, un tagad mēs balss saites to motoru darbinam, ja? Viņš redz, jā, tas ir z. Pirmkārt, viņš iemācās, kā tas izskatās, pats arī var uzzīmēt, otrkārt arī izrunā. Jā, man patīk, kā franču valodā, man meitai bija skolā no kāda 1,5 gada, no 2 gadi viņiem bija visa siena nolikta ar alfabētu un ļoti precīza artikulācija katrai skaņai. Un bērni skaidri zina, kā viņi izrunā. B. Jā. Tātad ļoti īpaši uzmanība tiek pievērsta šai artikulācijai.
Un es skatos, ka arī Spānijā, piemēram, bērniem nav problēmas ar skaņu artikulāciju. Atšķirībā, piemēram, no latviešu bērnu dārza, ja? Un bērni runā arvien sliktāk un sliktāk. Bet kāpēc? Tāpēc, ka ar viņiem nerunā mammas, tēti, viņi paši atzīst, ka viņi ir mazrunīgi, ja? Viņi ir intraverti, viņi paši to pasaka. Viņi bieži vien skatās multenes un ļoti daudz skatās multenes, bet mēs arī pārnājam to, ka valoda attīsta runāšanu, nevis skatīšanās. Jā, mums ir jākustina. Es, piemēram, bērnus aicinu uz sporta zāli. Ejam trenēt muskuli. Jā, mēs ejam trenēt. Un te arī mēs varam uzreiz atcerējos dažus vingrinājumus. Trenēsim muskuli, mēs varam noturēt lūpas uz priekšu. Šādi te mēs varam 7 sekundes turēt zīmuli, ja? Lūpas uz priekšu izvērstas. Tāpat mēs varam arī ņemt šos pašus saldējumu kociņus un noturēt kociņu uz mēles. Dažādi mainīt. Spēlēties. Protams, viņiem jābūt vienreizējiem, lai jums nav pēc tam jānodarbojas ar dezinfekciju vai vēl kaut kas. Tās pašas pogas, ja tie ir jūsu bērni, ja? Ņemam lielu, ja. Es kādreiz strādāju ar bērniem, mēs ņēmām konfekts, bet tur bija tā, ka viņi diezgan ātri viņu sapēda vai arī tecējas iekals, ja. Bet, piemēram, ja mēs paņemam tādu palielu pogu, ja, un turam atkal 7 sekundes, un šo vingrinājumu veicam vismaz 10 reizes, ja. Redziet, kā ir tiem ārzemju bērniem, lai iemācītu pareizi, viņam akcents vienalga būs no tās valodas. Ja viņš pārstrādā dzīvos tajā vidē, ies skolā, ģimenē runās pārstrādā franciski, viņam vienalga būs šis akcents no tās franču valodas vai angļu valodas. Ja? Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam precīzi iemācīt šīs skaņas, mēs varam pēc iespējas vairāk lasīt grāmatas priekšā, vai arī skaitām pantus skaitīt, ar vārdu sakot, pēc iespējas vairāk dot latviešu valodā dažādus tekstus, iesaistot kustības, ja, no mazotnes. Šīs kustības ir ļoti, ļoti svarīgas. Ja? To mēs visi zinām, kā pedagogi, kā logopēdi, ja? Sīkā pirkstu muskultūra, lielās kustības bērnu valodas attīstībā ļoti, ļoti svarīgas. Ja? Tāpēc mēs arī tam pašam mazajam bērnam 6 mēnešos mācām cepu, kukulīti, cepu lielu, cepu mazu. Un viņš skatās virsū, un viņš skatās, līdz gadam viņš skatās, un tad viņš pats sāk plaudēt, un tad viņš pats sāk skaitīt šo skaitām pantu par visām kustībām, ja. Tieši tāpat arī vāru putriņu. Mēs lokam pirkstus ciedošu, tam nedošu, un vārdu sakot, tā tad iesaistam šos pirkstus valodas attīstībā. Acu kontakts ļoti svarīgs. Ja par skaņām, tad vēl ir jautājums. Lūgums pēc piemēra, kā izrunāt ķ un ģ. Es domāju, arī treniņš kāds. Tātad bērns nesaka ķirbis, bet saka kirbis, vai viņš saka nevis ķiploks, bet saka kiploks. Un šeit mums ir tādi vingrinājumi. Nevienmēr mēs varam, piemēram, piemeklēt dzīvniekus vai piemeklēt dabā dzirdamās skaņas. Mēs vienkārši varam spēlēties ar skaņām. Un arī veikt dažādas vingrinājumus. Un te es dažus nodemonstrējuši tagad tieši šīm te skaņām. Un pirmais vingrinājums saucās kaķītis dusmojās, kaķītis ir dusmīgs. Mēs mēli aizķersim apakšā pie zobiem, jā, šeit te. Pie zobiem, un mēle ies ārā no mutes. Mēs tā kā mēli sarūlējam, ja? Un tas varbūt sākumā nav tik viegls vingrinājums, bet bērniem viņš parasti patīk, ja? Ņau! Tātad šī skaņa, tā gan ir kaķis mums ņau,
ņau. Tas, ko mēs darām, mēs vidējo daļu paceļam un piespiežam pie cietajām augslējām. Ņau. Ņau. Un pavelkam gari šo ņau. Bērni pārsvarā māk izrunāt, atdarināt kā kaķis ņaud, jā. Ņau. Ņau. Jo kas mums te ķe. Ķe. Pie ķerskaņas mums ir šis vidējais mēles pacēlums, un dēļ šī vidējā mēles pacēluma, ja viņa nav, neveidojas šī skaņa. Ir jāiemāca kaķis dusmojās, ir jāiemāca ņaudēt, ir jāiemāca teikt šīs te lipa, zaķim, lipa. Un atkal mēs spiežam augšā mēles vidējo daļu, ja? Tad mēs varam arī šķaudīt. Aptī. Mēs varam imitēt šķaudīšanu, ja? Ar visām rokām. Aptī. Mums arī notiek šī pati kustība, ja? Mēlē. Tātad vidējā daļa atkal ir augšā. Aptī. Tālūk. Tie ir tie vingrinājumi, kurus jūs variet pildīt droši pie ļa skaņas, jā? Varbūt vēl kādi jautājumi? Jā, protams. Jautājums, kad vērsties pie logopēda un kad pie audio logopēda? Kādos gadījumos? Nu, redziet, kā ir audio logopēds un logopēds dara gandrīz vienu un to pašu. Es nezinu, varbūt ir kaut kāda, uzreiz varu pateikt, kāda bērnam ir problēma. Jo, ja, piemēram, ir problēmas ar skaņu izrunu, kas mēs parasti pie svelpeņu izrunas, ja bērns ir atnācis pārāk vēlu, un ja viņš izrunā tad mēs mēs novirzam uzreiz bērnu pie miofunkcionālā speciālista, lai izmēra, kas tur mutē notiek, kāpēc ir tik ilgi. Pārstrā jau tas ir ielaists, bet ir gadījumi, kad, piemēram, bērnam ir ļoti kaut kas tur vājš, un pie mēles vidējā daļa vāja, vai arī kādas citas problēmas, varbūt viņu nepareizs sakodiens, ļoti šaurs žoklis, ja mēle nāk ārā, vai arī tieši otrādi, piemēram, apakšējā žoklis iet uz priekšu, un viņam tā artikulācija tāda varbūt svelpjoša, un tad vēl arī tā mēle ir pa vidu, tad vēl bērni arī izrunā šādi, uz viena sāna. Šajā gadījumā ir pavisam cita lieta. Te ir jāiet pie osteopāta, lai bērnu izmasē visu. Paskatās, kas tur vispār ir. Ja? Jautājums ir, kas ir bērnam? Kas viņam, kāpēc? Ja? Žoklis iet pāri žoklim augšējais, vai pareizs sakodiens ir. Ja? Tā tālāk. Varbūt kaut kādos ļoti, ļoti specifiskos gadījumos bērni pēc insultiem vai kaut kādām smagām saslimšanām apmeklē šos speciālistus, kas ir audiologopēdi, jo viņi vairāk uz medicīnu tendē. Jā, paldies. Nākamais jautājums. No kāda vecuma bērnam būtu jāsāk runāt? Bērns sāk runāt, principā, zīdaiņa vecumā. Viņš jau ar jums sarunājas, tad, kad viņam kaut kas nepatīk, sāk raudāt, ja? Tad viņš sāk gugināt, tad viņš sāk lalināt, tie ir pirmie dzīves mēneši. Uz gadu jau viņš visu saprot, uz gadu 9, 10, 11 mēneši viņš visu saprot, ko jūs viņam sakāt. Viņš var pateikt, piemēram, gadu vecumā vārdus ar nozīmi. Viņš var pateikt vai mamma, kā kurš cits pasaka te. Ja, nav tētis, bet ir tete, un tie vārdi, kurus viņš izrunā šādā veidā, tie ir vārdi ar nozīmi, jo mēs skaidri zinām, ka viņš pasaka mamma, vai ka viņš pasaka tētis, ja. Tete, tas skaitās vārds. Bērns no gadu vecums, kā jau es iepriekš minēju, saka vārdu, vismaz vienu, ja, divos gados viņš jau saliek 2 vārdus kopā. Piemēram, medbumbu, viņš to var pateikt, ja? Vai gibu, bumbu, viņš to var arī pateikt.
2 gados, skaidrs teikums, bet saprot viņš visu jau gada vecumā, jā. Bērns visu ātri saprot. Ja piemēram, ir tāda sajūta, ka bērns nerunā 3 gados, tur jau bija jāgriežas pie speciālista un jāskatās, kāpēc viņš nerunā. Jo 3 gados bērnam ir jārunā 3 vārdu teikumā. Un ko logopēdi dara, mēs palīdzam skaņu izrunu labot konkrēti no šī vecuma. Ja? Tātad, ja viņam ir skaņu izruna, mēs to palīdzam labot. Un šajā vecumā bērns apgūst burtus, krāsas, formas, pat vēl mazliet ātrāk. Un te mēs varam arī sākt dziedāt zilbes, ja? Dziedāt zilbes. Kāpēc es saku, lai neburtotu, ja? Velkoši, dziedoši. Tas ir tas pirmais solis uz lasīt mācīšanos. Tā. Jā. Es atbildēju. Jā. Marisa vēlas zināt, tātad vispirms komentārs. Ir dzirdēts diasporā augot, ka daži ģenētiski nespēja izteikt dažas skaņas, piemēram, ķ vai ļ, vai tā ir? Jo citādi ar vingrinājumiem visi varētu iemācīties visas latviešu skaņas. Es domāju, ka noteikti var. Es domāju, ka tas ir mīts. Var iemācīt. Protams, ka var. Jautājums ir, cik jūs daudz runājat ar bērnu un cik jūs daudz strādājat ar bērnu. Ja? Mana meita perfekti runā franču valodā. Tur ir daudz grūtākas tās visas artikulējumās skaņas, kuras mēs izrunājam un tā tālāk. Tāpēc pieaugušiem franču valodu ir ļoti grūti izrunāt, iemācīties tieši artikulāciju. Ja, ja to dara no mazotnes, tur vispār nekāda problēma nevajadzētu būt. Nevienai valodai. Jā. Zane vispirms rakstīja tādu izvērstāku komentāru. Es vienkārši mēģināju pa tādām trepītēm iet uz augšu, sākot ar skaņām uz tādām sarežģītākām valodas konstrukcijām. Tātad manai meitai tagad ir jāmēģina paskaidrot, kāpēc lietvārdiem un darbības vārdiem mainās galotnes. Tātad docījumus. Jā, nominatīvs, datīvs, akuzatīvs, latviešu valodas stundās viņai to ir pagrūti saprast, un tad ir tas jautājums, kā izskaidrot, ka gramatika atšķiras latviešu valodā no citām valodām. Tā arī ir jāskaidro, ka tā ir latviešu valoda, un latviešu valoda ir tā droši vien ir kaut kāda meitene, kura dzīvo Anglijā vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Angļu valodā runā. Katrā valodā atšķirās darbības vārdus vienā valodā loka, bet šī valodā ir tā. Un mainās galotnes tāpēc. Tur vienkārši ir jāizskaidro. Tur jau nav citu variantu. Ja? Mēs jau nevaram neko jaunu izdomāt. Mēs varam izskaidrot bērnam to, ka šī valodā ir tā. Un tas ir vienkārši jāiemācās, jāapgūst tas ir. Ja? Angļu valoda pēc būtības, protams, bērniem ir vieglāk, tāpēc jau arī pat nerunājoši bērni, kuri daudz skatās mūtens, viņi angļu valodā iemācās daudz ātrāk, sauc krāsas, tur yellow un visādas citādas krāsas sauc paši, ja, bet viņi latviski nevar pateikt dzeltens, ja, dzeltens. Bet angļu valodā var, tāpēc, ka daudz vieglāk ir šī izruna, ja. Latviešu valoda ir grūtāka nekā angļu valoda. No gramatikas viedokļa, ja. Bet maziem bērniem viņiem viss ir viegli. Un es ļoti labi atceros, man bija sen atpakaļ jau pirms Covid laika tāds logopēdu asociācijas kongress un bija atbrauks no Nīderlandes, ja nemaldos, profesora, un viņa teica, cilvēkam var iemācīt, mazam bērnam var līdz 7 gadiem iemācīt 11 valodas. Tās sinapses mums tik ātri visu uztver, ka viņam tikai vienu reizi vajag parādīt, pateikt, lai viņš sadzird un viņš to spēja atkārtot. Tā ir, mēs jau labi zinām to, ka bērni tiešām ļoti ātri iemācās. Ja? Un jo ātrāk, jo vairāk šīs valodas ir, jo katra nākamā ir vieglāk. Tāpēc es aicinu ne tikai mācīt latviešu valodu, bet ne tikai varbūt mācīt arī mītnes zemes valodu, bet mācīt citas valodas. Un jo vairāk, jo labāk. Ja? Jo svarīgi ir tā pirmā valoda
emocionāli, lai mēs varam izteikties, lai trīsgadniekam nav kaut kādas, piemēram, bieži vien ir tā, ka 3 gados tieši bērni nerunā. Un tad, piemēram, viņi sēž skatītī bērnu dārzā, jo viņš nevar izteikties, viņam nav draugu, viņš jūtas diskomfortā. Un tie ir tie bērni, kuri nereti arī čurā gultā, un viņam emocionāli ir ļoti slikti. Un viņu pēc iespējas ātrāk patiesībā ir jāiemāca runāt, lai viņš var pateikt, kā man iet bērnu dārzā, lai var izstāstīt savas sajūtas. Un te ir tā emocija, tieši tas apakšā ir tas emocionālais, kāpēc bērnam ir jāiemāca runāt. Jo no 3 līdz 4 gadi sākas ļoti tāds agresīvs periods dzīvē cilvēkam vispār. Un, ja viņš vēl nav iemācījies runāt, viņam šī uzvedība veidojas destruktīva. Ja viņš saka, kauties, spērt, sist, ja viņam nav draugu, un viņš slikti uzvedās, pievērš sev uzmanību, kaut ko švīkā un tā tālāk. Ja. Jo ātrāk iemācīsiet bērnam runāt, jo viņš labāk jutīsies. Vispirms vienā valodā, un tad, kad viņš ar to vienu apgūs, uzreiz nākamo. Jā, paldies. Vineta vēlas zināt. Lūdzu. Nē, es nevēlos zināt, es gribēju piebilst par Baibai, kad nav tā, ka angļu valodā ir vieglāk izrunāt un tāpēc bērns labāk runā pa tām pašām krāsām. Vienkārši angļu valodā mums ir vairāk tie uzskats materiāli pieejami, un tāpēc bērns arī ātrāk šīs krāsas apgūst. Bet ja vecāks strādā mājās ar šiem pašiem angļu materiāliem, māca krāsas un paralēli runā, saka latviski, nav jau problēmas. Var izrunāt. Bet, kā tu pat pateici, ir jārunā ar bērnu. Jo arī gramatika angļu valodā ir diezgan sarežģīta. Saliktā pagātne, saliktā nākotne un tā tālāk, jā. Been, had. Kāpēc 2 vārdi? Vienkārši jā, tas, ka mēs pa maz runājam ar bērniem. Tā ir tā lielākā problēma. Jā. Paldies. Ar vārdu sakot, ir tā, ka mums jau nav tam bērnam gramatika jāskaidro, viņš ir pārāk mazs, bet mums ir jādod pareizs runas paraugs un visos variantos, visās gramatiskajās formās jārunā un nevajag baidīties no sarežģītām konstrukcijām. Ja bērns spējīgs iemācīties daudzas valodas līdz 7 gadiem, viņam nesagādās nekādas problēmas. Iemācīties daudz sinonīmus, ja? Es vēlos, es gribu, es esmu izsalcis, es gribu ēst, ja? Viņš aizgāja, pagātne, nākotne, tagadne, ja? Un tā tālāk, ja. Mums jau nav viņam tas jāskaidro. Viņi vienkārši mūs nolasa, bet ja viņam nav no kā nolasīt, un nav šī pareizā runas parauga, un nedod Dievs, savu mamma runā pārāk ātri, ja, vai arī, piemēram, pārāk augstā tonalitātē, kā es iepriekš minēju, viņam nav, viņš nespēja, viņam nav šī parauga, ja. Īpaši tie cilvēki, kuri dzīvo ārzemēs, un viņiem nav arī draugi, latviešu bērni, kuri runā tur šiem bērniem latviski, ja. Jā. Jā, paldies. Vēl viens jautājums. Kā diagnosticē bērnam disleksiju, ja viņš vēl nelasa? Ja ir aizdomas, ka varētu būt problēma. Kas ir tās aizdomas? Viņš nelasa kāpēc. Jā, tev uzreiz ir jautājumi, jo, piemēram, Es varētu precizēt. Man ir viens gadījums ar kolēģīti, kurai ir 2 mazbērni. Un vienam notiek šī attīstība viņas prāt normālā tempā, un otram, tā, ka nemaz nelasa. Un kolēģīte pati ir pedagogs. Un es atceros bet neprecīzi atceros no vienas sarunas ar audiologopēdu, bija kaut kas, ko viņa teica par to, ka šie bērni, kaut kas ar to spoguļošanu, kaut kādas bija tās pazīmes. Es domāju, vai tie arī ir kādi speciālistu mīti, vai arī jūs zinat kaut kādas tās iezīmes, kas varētu būt liecināt par kaut ko šādu. Respektīvi, viņam ir vai nav disleksija? Vai varētu būt nosliec par šo problēmu? Jā, ar vārdu sakot, pirmkārt ir ar to bērnu kopā jāpamēģina palasīt, un tad, kad tā mamma ar viņu lasa,
jautājums, kā viņa lasa, kā māca lasīt. Jā, bērns tātad pazīst burtus, un mums ir nepieciešams iemācīt viņu lasīt. Un kā mēs mācam lasīt? Mēs mācam lasīt velpoši un stiepjoši. Mēs ejam no, piemēram, ir a, jā, mums šī zilbe, un ar rociņu apakšā zem šiem diviem burtiem mēs velkam ma. Un sākotnēji mēs iemācam konkrēti zilbes, piemēram, au, lai bērna austiņa dzird, ko viņš pasaka, jā. Un mēs to daram lēnām, lai viņš to saklausa, jā. Ja būs, piemēram, kā nereti arī ir, jā, b, a, nu tad bērns sauc burtus. Viņš nelasa, viņš sauc burtus. Tā ir burtošana. B, a, jā. Ja mēs mācam uzreiz mamma, un viņš tā kā dziesmu dzird to, un vēl to pirkstiņā apakšā zem šī vārda, nereti arī paņem ar zīmolīti iezīmē apakšā zem šī vārda, jā, lociņus tādus vai arī bultiņus, tad viņš saprot arī uzreiz, ko viņš ir izlasījis. Mamma. Jā. Bet kas tur notiek ar disleksijām? Jāskatās pirmkārt, kādu tehniku viņi izmanto mācoties lasīt, jā? Vai ir šī te velkošā izruna, vai tomēr viņa māca pa burtiem lasīt šo bērnu. Kas tur ir? Jā? Protams, ir bijuši bērni, kuriem ir šī disleksija, un viņiem ir dažādi, viņiem šie burti staigā, un tiešām ir tā spoguļošanās, bet tieši konkrēti šim bērnam tas ir jānovēro, viņš ir jāsaprot, vai viņš var salasīt šīs te divas zilbes kopā, un vai viņš var salasīt vienu vārdu, un kā ir tālāk, jā. Jo, ziniet, kā ar viņiem ir baigi saudabīgi, jo dviņi viens otru mēdz arī nokopēt, un dviņi ir atšķirīgi. Viņi ir dviņi, bet viņi ir atšķirīgi. Piemēram, man praksē bija tādi dviņi, kuriem bija, tautā mēs to saucam par valodas raustīšanos. Vienam puikam tiešām valoda raustījās, jā. Tātad šie krampji veidojas, bet otram pavisam neraustījās, bet tas otrs nokopēja to pirmo, jā, un abi sāka valodu raustīt. Un šeit ir jāskatās, labi, viens lasa, bet varbūt tam otram vēl nav pienācis īstais brīdis, cik viņam ir gadu, jā. Jāskatās arī no tāda viedokļa, varbūt viņš nav gatavs tajā lasīšanai. Jānoķer tas brīdis, kad bērns vispār ir gatavs lasīšanai, jā. Nu, Spānijā, piemēram, mēs bērniem mācam lasīt 6 gados, viņi ir lasoši, 5-6 gadi, tas ir tas laiks. 6 gados tekoši lasa, izprot tekstu, analizē tekstu, pilnīgi 100%. Jā. Latvijā tā nav. Latvijā ir vēlāk daudz, jā. Un, jā, nu tā lasīt, mācīšana ir pilnīgi citādāka, jā. Lies, Zane. Man maz piebilde, noteikti no Baibas komentāra gribēšu. Mana pieredze liecina, ka dikti ietekmē emocionālā piesaiste. Nu, cik siltas attiecības bērnam ir ar to, kas ir tas pamat izglītotājs vai pamat lasīt mācītājs. Un tad arī raustīties valodu var pārstāt un daudzi citi simptomi var pazust, ja viņš ļoti ir pieķēries tas bērns cilvēkam. Ja viņam patīk vienkārši kopā būt ar to cilvēku, varbūt kādu komentāru. Jā, nu tas tā ir. Man bija praksē viens bērniņš, viņš bija mammai, kura bija adoptējusi viņu, un viņam bija 16 gadi, un viņam vajadzēja apgūt latviešu valodu, konkrētu gramatiku, un tad tā mamma veda viņu pie manis, un mēs mācījāmies kopā, un es ļoti bieži viņu slavēju. Man tiešām likās, ka viņu vajag slavēt, un vispār visus bērnus un pieaugušos vajag slavēt. Un šim bērnam bija tā, ka viņš čurāja gultā līdz 16 gadiem. Un pagāja kaut kāds pāris tikai nodarbības, un viņš pārstāja čurāt. Tas bija brīnums, jā, bet tas, kad logopēdijā ir bērni, kuri 3-4 gados čurā gultā, un viņi pēc tam sāk runāt un vairs nečurā, tas gan nav nekāds brīnums, jā. Un tā kā no sirds uz sirdi mēs ar tiem bērniem strādājam, jā.
Jā, paldies, Baiba. Ir garš komentārs, iespējams, ieslēdz mikrofonu un pati. Jā. Jā, es gribēju pajautāt, man ir pusauga meita, viņa ir trīsvalodīgā, vidē vienmēr augusi franču, angļu, latviešu. Tagad vēl viņa mācās spāņu valodu un krievu valodu, bet, ko es gribēju teikt, viņa vienmēr runājusi ir ļoti labi, tekoši, taču nesen, man šķiet, ka tieši pēc kaut kādiem pāris mēnešiem viņa sāka runāt ātri, un, un viņu grūti saprast, jo viņai kaut kā, viņa vairs neartikulē, nu, viņa tā kā mēģina ātri pateikt to, ko es īstā, mēs arī neesam ar viņu vēl par to pārunājuši, kāpēc tā kaut kas ir mainījies, bet un tieši franču un latviešu valodā viņai zūd artikulācija. Angliski to es redzēju, varbūt es tā padomāju, mazāk jūtu, nu, mēs arī nerunājam angliski, bet franču un latviešu valodā viņi runā pātrināt, un es nezinu, kur palikusi artikulācija. Vai to var labot, vai tas pāries, vai tas ir kaut kāds epizodiski, vai jums ir kaut kāds loms par to? Nu jā, tas ir pusauģis. Tas ir tāds pusauģu vecums arī, un pusauģu vecumā visādi brīnumi notiek. Tajā skaitā, ka šāds var notikt, jā. Tas, kas, pirmkārt, viņai varbūt nevajadzētu neko aizrādīt, nu, var pārunāt to, bet nevis pārmetoši aizrādīt, jo tiem bērniem jau ļoti nepatīk, ka mēs kaut ko aizrādām, mēs vispār viņiem neesam autoritātes, jā. Un te ir varbūt jāmudina viņš runāt lēnāk, jo ir grūti saprast, ko tu saki, ja? Un ja viņš tur ātri skrien latviešu valodā, pateikt, es nesaprotu, meitiņu, ko tu saki, varbūt var atkārtot, man ir grūti saprast, jo patiesībā viņai jau prot runāt, viņa ir 13 gadus runājusi, un tieši tas pats arī ir franču valodā, ja? Ja bērns tieši to pašu, ja? Arī runājot par diasporas bērniem, piemēram par tiem, kuri kaut vai arī angļu valodā slikti runā, ja? Dzimtā ir tā angļu valoda, un kur ir nerunājoši bērni. Es mazliet novirzījos tagad no kursa, bet es gribu pateikt šo teikumu, ar vārdu sakot, ja ir šādi gadījumi, kad bērns nevienā valodā nerunā, tad izmantojiet šo metodi, jautājiet, atbildiet paši. Lēns runas temps ar pauzēm starp vārdiem. Kamēr viņam iestājas mēmā artikulācija un kamēr viņš pats sāk ar lūpām artikulēt šos pašus vārdus. Ja? Tādā veidā mēs iemācīsim viņam runāt. Un pēc tam arvien sarežģītāk un sarežģītāk un sarežģītāk. Nu, šis gadījums ir tāds, kad vienkārši izrunājiet, pasakiet, tas vienkārši pāries. Viņiem ir stress, viņiem ir nepieņemšana un vēl viss kaut kas vecumposma īpatnības, vārdu sakot, jā. Tas varbūt arī tā uz nervu pamata, tā taktīla ātra runāšana, jā. Citiem ir bērniem tas no dzimšanas, ka viņi ļoti ātri runā, bet, piemēram, Spānijā vispār ļoti ātri runā, neko nevar saprast, jā. Tenerifē, piemēram, jā. Mudiniet lēnāk runāt. Un pati arī runājiet lēnām, skaidri, saprotami, lēni, lai var tevi saprast. Es nesaprotu tev, meitiņu. Bet paldies, Aija. Sveiki, paldies. Konkrēts gadījums mūsu ģimenē ir ar to, ka es esmu Latvijas latviete un mans vīrs ir Amerikas latvietis. Un, diemžēl, viņam ir tā gausā runāšana, skaņas pazūd mutē, viņš nelieto mēlīti, vai tur mēli kaut kur pazūd. Un bērni izvēlās kopēt tēta runu un nevis mammas runu, jo viņi domā, tas ir pārāk sarežģīti, kā mamma runā, un vieglāk ir kā tētis. Un, ja es gribu palabot, sanāk mazliet tādas tā kā pretrunas, kāpēc tu mūs visu laiku kritizē, kā mēs runājam? Jā, un tā kā, un vēl ievēroju ar to, ka garām ejoši cilvēki mīl kaut ko pateikt, un viņi neprot veltīt laiku runāšanai.
kur arī, vai tā ir latviešu skolas vai ģimenē, it kā mēs kaut ko garām ejot pasakam, un bērns iespējams sadzird kaut ko citu. Un tad mēs kā skolotāji vai kā vecāki prasam atkārtot to vārdu, viņš pasaka, un tad mēs uztveram, ne visi to atzīs, ja, bet kā vecāks vai kā skolotājs, vai nesanāk mums piefiksēt to, ka bērns ir nepareizi mūs dzirdējis. Jo mēs kaut kādā steigā gribam viņam iemācīt to latviešu valodu tajā īsajā brīdī un neveltām to laiku tieši pareizai izrunai. Jo, tas ir un jautājums ir tāds, kā pieaugušam, tā kā manam vīram iemācīt pareizi izteikt vārdus, ja, arī tos pašus vingrinājumus, jo viņš nedomā, ka viņš nepareizi runā. Un, Viņš runā latviski? Viņš runā latviski, jā. Viņš izauga runājot latviski, viņam latviešu valodu iemācīja vecmāmiņa un vecvecmāmiņa un tantiņas, bet viņu valodā jūtams, viņa neuzsver R-burtu, tas kaut kur pazūd, un saskaros ar to, ka bieži vien diasporā saka, kāpēc mēs latvieši ļoti uzsveram šo R-burtu izrunājumu, ka tam nav jābūt tik ļoti uzsvērtam, un viņi nemāk to mēles, kā mēs sakam, griešanu vai tieši atdarināt, jā. Paldies. Redziet, mēs visas valodas skaņas mācām vienādi. Nav tā, ka mēs izceļam R-burtu. Ir tā, ka, piemēram, 1-2 gadu bērns runā A, O, U. Ja? Tātad patskaņi skan paši. A, E, I, O, U. Tos nevajag mācīt. Tur nekas nenotiek. Tur atverās mute A, E, I, O, U. Dažreiz es pat lieku dziesmu iemācīties. A, E, I, O, U. Un bērns zina visus patskaņus. Un garos. A, E, I, O, U. Un viņš nodzied. Viņš zina 8 skaņas latviešu valodā. Un tas ir forši, ka viņš tādā ātrā tempā to var iemācīties. 2-3 gadi, mums ir jāzina līdzskaņi. Ir noteikti skaņas, kuras mēs zinām šajā vecumā. I, J, F, V, ja? K, G, H. Tālāk. 3 līdz 5 gadi visi svelpeņi. S, Z, C, Š, Č, 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 Ž. Ja, šie šņāceņi arī. Un beidzamās skaņas mums ir R, L, jo tās ir visgrūtāk iemācīt, un bieži vien šeit ir šie skaņu izrunas traucējumi. Tās skaņu izrunas traucējumi visbiežākie ir pie R, L, ja, L, pēc tam R. Tāpēc mēs to akcentējam vairāk. Un pie svelpeņiem tiek aizstāts skaņas, nav saule, bet ir taule. Ja? Z, zivs, sivs varbūt, nav balss saites, sivs. Ja? Un tad mēs trenējam balss saites, zivs. Ja? Un tā tad dažādi šie skaņi, bet mēs nav tā, ka mēs skaņu kaut kādā veidā mēģinam izcelt. Par vīru runājot, viņš tā arī runās. Ja, ja viņš, viņa mēle tā darbojās, un viņš tā arī runās, viņš vairs nav mazs bērns. Un arī tie latviešu bērni, kuri dzīvo ārzemēs Itālijā, man, piemēram, krustbērns dzīvo, jā, latvisko runā, bet viņam vienmēr būs akcents no itāļu valodas, jā. Varbūt tādās tīrās ģimenēs, kur mamma ar tēti ir latvieši, tur šajās ģimenēs, piemēram, meita un dēls runā latviešu valodā no dzimšanas, un šeit nevajadzētu būt akcentam, ja? Viņš tā arī runās, ja? Un bērni, protams, viņi izvēlas varbūt tādu vieglāko ceļu, bet jautājums, vai tas ir slikti, ja? Jūs gribat viņam ļoti tīru šo valodu, jūs nevarat viņam iemācīt ļoti tīru un skaidru latviešu valodu, ja viņš aug amerikāniskā vidē. Ja? Tad viņam ir jāiet kaut kādā latviešu skolā, jātieks ar pulciņos ar latviešu bērniem, un šī latviešu valoda ļoti jāslīpē. Ja? Ļoti, ļoti jāslīpē. Var, protams, nedaudz uzlabot un strādāt pie šīs artikulācijas. Ja? Tam pašam vienam norvēģu bērnam 16 gados no norvēģu ja? Iemācīju
skaņu 16 gados, jā. Man nav pieredze ar vīriešiem, kur ir jau ļoti, ļoti tā. Nu. Nē, te vairāk bija par to, ka tētis runā un bērni grib runāt tētim līdzināties, jo tas ir vieglāks veids. Viņi negrib p un b, jā, tos līdzskaņus izrunāt, jo tā kā tas. Bet arī tā arī būs, jā. Labi, paldies. Būs reāli. Īpaši, ja vēl mamma lielāka augsts pusauģi un mamma tur visu laiku uzspiedīs, viņiem tas vispār, kā saka, besīs ārā. Nepatiks. Jā, labi. Aija? Man paziņu bērnam tāda interesanta parādība, kā bērnu dārznieks, es tagad neatceros, un teiksim 5 gadu vecumā viņš jau no 3 gadiem ļoti artikulēti, plašiem teikumiem runāja visas skaņas. Un tad pēkšņi kaut kādā brīdī, piemēram, 5 gadu vecumā, viņš pārstāja kaut kādas skaņas izrunāt. Nu, tāds kā milzīgs atkritiens, kas nekad nav bijis. Protams, ka tas pārgāja, bet ar ko tas ir saistāms? Ka viņš mēģina atdarināt citus bērnus, vai tā ir kaut kāda vecuma posma krīze? Viņam 5 gadi precīzi bija. Aptuveni, tas jau bija pirms laika, vienkārši man tas likās ļoti interesanti, jo viņam bija perfekta tā dikcija un izruna. Nu, tie iemesli, redziet, var būt dažādi. Piemēram, tie bērni, kuri bieži slimo, kuriem ir mutes elpošana, mutītes ir pastāvīgi vaļā, vai ir kādi adonīdi, jā, viņiem ir paliek vājāks artikulācijas aparāts. Viņi regulāri staigā ar atvērtu muti vaļā, un viņi kļūst vājāki, viņi tādi paviršāki kļūst. Un tas ir līdzīgi, ka mēs saslimstam, un mēs arī nevaram nodarboties ar sportu, un mums nav nekādas tādas motivācijas, mēs jūtamies vāji. Ja? Šiem bērniem, kuriem ir mutes elpošana, ir jāpiedod, pirmkārt jānoskatās, jāpaskatās, vai tiešām viņam tas tā ir, vai viņš miegā neelpo caur muti. Tas ir ļoti svarīgi mēlē, ja? Vispār, lai mute ir cieta, jo mēlē guļot ir jābūt augšā. Ja? Nevar viņš gulēt ar muti vaļā, tas nav pareizi. Ja? Ja ir mutes elpotāji, viņiem vispār izveidojas nepareizs žoklis, garš žoklis tāds. Ja? Mute ar vaļā patstāvīgi bijusi bērnībā. Ja? Tas ļoti slikti. Ja? Miofunkcionālais speciālists, te viņam ir ļoti daudz ko teikt. Mutes elpotāji mums ir jāizskauj. Tāpat arī knupīts, ja bērns ilgi nesā to knupi. Bet šis gadījums ir tāds, ka viņš ir izrunājis šīs skaņas. Un te var arī būt, piemēram, gadījums bijis tāds, ka šitādam 5-gadniekam piedzimst māsa vai brālis, un mamma saka, ka Dievs tev būs brālis, un tu varēsi ar viņu spēlēt futbolu, un Dievs ir forši, un tā, un mamma piedzemdē to bērnu. Un tagad tas puika atnāk uz to centību namu ieraugt tādu mazu kunkulīti, tik maziņu, kurš vispār nav spējīgs futbolu spēlēt. Un viņam vispār pazūd valoda, viņš vispār vairs nerunā. Ja? Tātad psiholoģisks pamats tam, kā nedrīkst darīt, ja? Tātad mums ir jāizskaidro bērnam, ka tas bērniņš būs maziņš. Bet, kad izaugs liels, tad gan tu varēsi ar viņu, bet viņš būs maziņš, kā lelīte. Viņš nepartīs runāt, viņš tikai dzers pieniņu, ja, sākumā. Mums ir jāpaskaidro soli pa solim, kā tad būs tajā nākotnē. Es nezinu, kāds ir tam bērnam psiholoģiskais pamats vai kaut kādi citi ārēji apstākļi bijuši, kāpēc viņš ir pēkšņi slikti sācis izrunāt šīs skaņas, jā. Jā, paldies. Tad, Zane, laikam vispirms tev, un tad būs vēl ir jautājums, kā knupja lietošana ietekmē artikulāciju, bet vispirms Zane. Es tieši par to knupju lietošanu gribēju teikt. Man novērojumi liecina, ka varbūt Baibai atkal komentārs nazālā elpošana, ka vienkārši bērni elpo vispār caur muti bieži, un tad, kad viņiem sāk mācīt, ka veselīgāk un muti ir priekš runāšanas un deguns ir priekš foršas elpošanas, tad uzlabojās artikulācija vispār. Varbūt, un tad kopā ar to knupju lietošanas ieraudzīju vienkārši to jautājumu. Ja bērns ilglaicīgi lieto knupīti, tas ilgāk par
2 gadi, 1,8. Citi pat tur 3 gados viņi vēl neesam. Viņam pirmkārt izveidojas nepareizs žoklis un nepareizs sakodiens, jā. Un, ja mums ir nepareizs žoklis un sakodiens, tad, protams, kad skaņu artikulācija izmainās. Tas ļoti ietekmē, tāpēc arī es uzreiz saku, ka ņemiet pēc iespējas ātrāk nost, jā. Tā kā tā pati svelpeņa izruna, jā. Mēli, tad, kad knupis ir mutē, pirmkārt jau bērns negrib runāt, tāpēc, ka knupis ir visu laiku mutē, viņam mutē ir pilnīgi ciet, jā. Un viņš kaut ko mēģina pateikt, dažkārt viņš šitā saka, piemēram, liek knupi uz sāna, jā, vēl labāk, jā, tā kā cigareti vīrieši smēķējot, liek uz sānu un sāk runāt ar knupi mutē, jā. Tas arī ir ļoti, ļoti slikti. Nu, tā kā tas knupis ir jādabū prom laicīgi un jāveido, jāmēģina atradināt un pēc iespējas ātrāk mēli ir jāsāk kustināt, jo te arī mums mēli ir apakšā, un tas sākas šī šupstēšana, jā, kuru mums ir ļoti grūti pēc tam dabūt ārā vēlākā vecuma posmā. Tas ļoti ietekmē, jā. Gan mutes elpošana ir slikta, gan arī knupis ir slikts, jā. Abi divi. Gan arī pirksta pastāvīgi turēšana mutē, ja? Tas arī ļoti ietekmē sakodienu. Dažkārt bērni pat ļoti ilgi to pirkstu zīž, ja? Tas, kas ir nepieciešams bērnam dot, ir priekš žokļa, dot cietu pārtiku, tātad mēs graužam, ja? Mazs bērniņš sēžēt tos brokoļus, ņem rokās, tie ir izvārīti, ja? Bet tomēr cieti, nav putra vai šķidra pārtika, ja? Tātad mēs strādājam ar žokli, ja? Dodam viņam ābolīti graustu, maizes galiņu, ja? Un tā tālāk. Baram, kas, arvāt sakot, blakus sēžam, protams, skatāmies, lai neaizrijās, ja? Bet tā cietā pārtika ir arī ļoti svarīga priekš artikulācijas un rīšana pat par sevi, ja? Paldies! Uz mūsu virtuālās skatuves es aicinu Dublinas Latviešu skolas saulgriezīte skolotāju Andu Pilmani. Lūdzu, Anda. Mikrofons ir jāieslēdz. Ir. Ir, jā. Var dzirdēt mani? Var dzirdēt. Jā. Lūdzu. Labvakar. Es dzīvoju no Latvijas, dzīvoju Īrijā jau 17 gadus. Kā man vispār aizsākās, kā es iesāku iet uz latviešu skoliņu, mūsu latviešu skoliņu, jo man piedzima meita. Tad, kad meitai bija 4 gadi, sameklēju latviešu skolu, kur bija Dublinā, un tā es sāku iet kopā ar savu bērnu uz latviešu skoliņu. Vēlāk mūsu latviešu skola Dublinā ir dibināta 2005. gadā, nākoši, kad jau viņai būs, var sakot, jau 20 gadi, bet es viņai pievienojos tad, kad skolai palika 10 gadi jau. Pēc tam vēlāk es sāku piedalīties arī kā skolotāji. Mums ir 30, patreiz mums ir šito mācību iepriekšēji, var teikt, no 2003. 2004. mācību gadu mums uzsāk 35 bērni. Skolā mēs esam sadalīti pa grupām, 4 grupās. Paši mazākie, kurus vada skolotāja Ritma, tie ir no 3 līdz 4 gadi. Mani bērni, ar kuriem es strādāju, tie ir no 4 uz 6 gadi. Dažiem paliek jau 6 tur. Un tad ir skolotāja Līga, kura vada bērnus var sakot, no 7 uz 8. Un tad ir Ineses klase, tie ir paši lielākie. Tur ir no vecuma no 8 un uz augšu. Skola notiek, mums ir pašiem, katra grupa mēs atrodamies katrs savā telpā. Mēs 3 reizes
Mēnesī 3 reizes mums notiek nodarbības svētdienās no 11:30 līdz 3. Tad mēs arī, ar ko mēs vēl, mēs nodarbojāmies, kā valodu vairāk var attīstīt mācības, mēs nodarbojās ar dziedāšanu. Dziedāšanu vada mums skolotāja Inese. Un tad mēs arī atzīmējam valsts svētkus, piedalāmies kultūras dienās, tad bija pasākums, mums bija Latvijas dzimšanas diena 18. novembra pasākumā. Tad mums liels notikums ir, ar ko mēs ļoti, ļoti gatavojamies. Mums ir konkurss protu. Pagājušā gadā mēs protu konkursā dabūjām 1. vietu. Mēs uzvarējām. Tātad mums ir jāpārstāv. Tad mēs arī kā nodarbības vadām. Katrs, kā var teikt, arī pieminam latviešu svētkus, ko kādus svinam. Tad mums ir paredzēts lieldienas svinēšana. Tad mēs rādīsim bērniem, kā krāso olas un tā tālāk. Tad mums tas konkurss ir protu. Ko es vēl varētu pastāstīt? Jā, mums ir diezgan, un tad ir arī mēs uzstājamies tanīs konkursos, tad mums arī ir visādas tādas nodarbības kopīgi, ko mēs darām. Mēs uztaisījām sēšanu, sasējām visi bērni, podziņos sasēja savus, katrs sēja podziņos augļus, dārzu, puķes, nu katrs. Tad uztaisījām tādu tabulu, taisam kā novērošanu, cik katram ir izaudzis, cik liels un tā tālāk. Tad mums ir arī pasākumi, kas mums vēl mums būs arī kultūras dienas, kuras mums ir Dublinā, kur mēs arī parasti uzstājamies. Tad mums nākošais arī ir māmiņas diena, ko mēs arī atzīmēsim. Tur arī tiek top koncerts arī tāpatām. Tas tā varētu būt īsumā, ko es varētu pastāstīt par mūsu skolu. Lieliski, paldies, Anda. Varbūt ir kāds kolēģu jautājums. Šeit arī es redzu skolotāju Inesi. Inese, Inesei kāds vēl varbūt piebilda kaut ko? Nē, Andiņ, visi jau tu pastāstīji pareizi. Visus pastāstīja pareizi. Nē, es neko negatavojos uz lielu runāšanu, bet, jā, tāds arī ir, kā Anda pastāstīja. Aktīvi strādājam un darbojamies. Jā, un vēl var piebilst, kad, starp citu, mums arī vecāki piedalās arī daudz, palīdz mūs, kā var teikt, arī ar bērniem, jo mums jau arī ir bērni ir ģimenēs, jauktajās ģimenēs ir, kuriem ir diezgan pagrūti ar to valodu, tāpatām iet mums. Un cits arī jau paziņo, diezgan palielis jau ir, un paziņo, ka viņam latviešu valodu nevajag. Jā, tā kā arī ir jau arī ko pacīnīties, jā. Bet vecāks grib, lai to latviešu valodu arī gribētu, lai runātu. Piemēram, man ar meitu tagad iet, mums diezgan liela tāda saruna, jo viņi tagad arī pēkšņi, ir 13 gadi, grib uzstāt, ka jārunā angļu valodā. Viņai nesot pēkšņi vajadzīga latviešu valoda. Protams, ko mēs tā vienalga mājās mēs runājām latviski, un tā mums arī tas ir, jo mēs esam latviešu ģimene, mēs neesam jaukta. Jā, paldies! Jā, un piebilstot vēl no jautājumu par runāšanu, par ko es gribēju tādu jautāt.
Man arī ir mazmeita. Man ir meita, vecākā meita ir šeit īrijā, viņai ir mazmeita. Man mazmeitiņa nerunā, pagaida, būs jau 3 gadi, bet viņa ļoti maz runā. Tāpēc, kad mamma runā latviski, lielākie bērni atnāk mājās ar viņas runā angliski, un vēl viņai tētis ir spānis, un tas runā ar viņu spāniski. Un galīgi mums nekā neiet. Man vispār tāds jautājums bija palika, vai nav, es pat nemācētu tā noformulēt, kā tas būtu, vai nevajadzētu tikai vienu valodu no sākuma un pēc tam tās pārējās, bet tas atkal kaut kā neiet. Es pat īsti nemāku pateikt, kā varētu tā, ar ko vispār sākt, lai viņi varētu sākt runāt, jo viņi tiešām viņai ļoti grūti ir. Jā. Vaiva, mikrofons. Kamēr Jā. Vaiva ir sāka, ja? Jā. Tas ir ļoti labs jautājums īstenībā, jo es domāju, ka ne jums vienai tāda situācija ir. Un Jā. Iepriekš teicu, pats svarīgākais bērnam ir iemācīt saziņas valodu. Šī saziņas valoda ir tāda valoda, kura viņam sniegs emocionālo labsajūtu. Un, ja bērns nerunā nevienā valodā, viņam ir ļoti grūti. Ja? Jūs izvērtējat, kura ir šī pirmā valoda, kuru jūs labprāt iemācītu viņam? Mamma, lai to izvērtēja. Jā, nu mamma, jā, man jau Bet, ko es te varu pateikt? Ja bērns dzīvo ārzemēs, ja viņš ir ārzemju skolā, ja viņš varbūt nekur neiet, ja? Bet ja viņš dzīvo mājās, un mamma, tā tad viena valoda, viens cilvēks. Ja mamma runā latviešu valodā, tad tikai un vienīgi latviski. Ja? Kā es darītu viņas vietā? Es ar bērnu runātu tikai latviešu valodā. Un te ir tas nerunājošais bērns, bērns, kurš saprot visas valodas, viņš visdrīzāk visas valodas saprot. Ja? Jā, tā varētu arī būt, ka viņa saprot, jo saprast, viņa visu saprot, ko tu dari, viņa visu zina, bet viņa it kā, cik es esmu novērojusi, kad viņa nevar izteikt, un viņai ir tikai skaņas pagaidām. Pirmkārt, kā es iepriekš atkal minēju, ir jāpārbauda dzirde. Tas ir pirmais, jo man ir bijuši bērni, kuru nemūžam nepateiks, ka viņš ir vājdzirdīgs, jā. Bet tas ir tāpēc, lai mēs slēgtu to, ka šis bērns dzird. Jā. Jo vājdzirdīgi bērni kaut ko dzird augstā frekvencē, kaut ko zemā, ļoti labi dejo, ļoti labi ritmu izjūta varbūt un tā tālāk. Nemūžam nepateiksim, jā, kad viņš sliktāk dzird nekā citi bērni, jā. Dzirdi vajag obligāti pārbaudīt. Otra lieta. Ar mammu, tātad es kā darītu viņas vietā, es runātu ar viņu latviešu valodā, tikai vienīgi, katru dienu, tā kā ar mazu bērnu. Tā kā es sāku šo semināru, kāpēc es sāku ar to 4 mēnešu vecumu. Jā. Tāpēc, ka tad mēs skatāmies virsū uz mazo zīdaini. Mēs skaidri sakām mamma, tētis. Un šai meitenei vai puisim, kā jūs teicāt? Meitenītei. Ko tu gribi? Saldējums. Iesim uz skolu. Sākumā varbūt viņai liksies tas jocīgs tāds runas temps, bet viņa pie tā pieradīs, jā. Pieradīs pie šīs metodas, kā mamma ar viņu runā. Un lai nebūtu tā, ka, piemēram, viņa nāk un raujas rociņas un rāda ar pirkstu, jā, es gribu šito, to, mamma visu no lūpām, jo viņa jau ļoti labi viņu saprot, jā. Un tā tālāk. Un šādā veidā šo metodu vajag izmantot visiem, arī tētim, kas runā spāņu valodā, un brāļiem un māsām lēns runas temps. Un mammas tā liela atbildība ir tāda, ka viņi iemāca šo vienu dzimto valodu. Jā, tas ir liels. Lai viņa var izteikties, lai viņa var pateikt kaut ko. Jā. Jo redziet, kas ir. Tad, kad viņi iemācīsies šo vienu valodu, tās pārējās, protams, viņi ies arī turpat skolā un tā sāk. Jā, nu viņai viņi tagad rudenī sāks iet bērndārzā. Jā, bet viņai principā tikai ir skaņas.
it kā jau meita runā ar viņas visu katru dienu ar latviešu valodā. Un tad, kad viņai saka, viņa saprot, viņa visu dara. Bet atkal, varbūt arī ir kļūda, ka no vienu es dzirdēju, kur viņa krāsas, viņa teica angļu valodā. Ja, viņai māca, viņa zina visu, bet viņa atkal, tas viņa ir angļu valodā. Te jau tas arī ir. Nu, redziet, ja, piemēram, bērni iesūta pilnīgā franču grupā vai spāņu grupā, ar viņu runā tikai tajā valodā. Un bērns pēc gada, viņš 1 gadu klausās, viņš ļoti klausās. Un tas zīdainis jau arī ļoti klausās un skatās uz mūsu seju. Un tas, ko viņai vajag arī ļoti klausīties un skatīties uz artikulāciju, kā mēs runājam ar mammu, jā. Un tad pienāca brīdis, ka viņa pati sāks runāt. Man tagad praksē ir viena angļu meitene, kur vispār latviski nerunāja. Un mēs šādā veidā runājam ar viņu lēnām, skaidri. Plus vēl taisam visus vingrinājumus, ko es rādīju šodien. Jā, tos es arī parādīšu, bet šis seminārs tiešām ļoti noderēja man. Tā kā manam mazbērnam, ko pamācīt, kā varbūt var vairāk attīstīt viņai to valodu, jo dotajā brīdī mums neiet, mēs esam stop, var teikt, ja? Redziet, to artikulāciju es varbūt mazliet vēl man varbūt pietrūka laika, bet jūs variet darīt jebko, kur kustās lūpas, mēles, pilnīgi jebko, laizīt šķīvi, laizīt saldējumu, cilāt augšā lejā, pa labi, pa kreisi, klakšķināt, noturēt pogu, pilnīgi jebko uz priekšu, ziloņus, nuķi, jums jebkāda ideja derēs. Tie visi ir artikulācijas aparāta vingrinājumi, lai mums kustētos, lai sāktu kustēties un pielāgotos valodai. Bet tas, ko es varu uzreiz pateikt, šai meitenei būs problēmas ar vēls runas sākums, vienmēr iet roku rokā ar gramatiku. Tāpēc nebaidieties ar viņu runāt sarežģīti arī, Nevajag vienkāršus teikumus, es gribu dzert tikai, vajag sarežģīti runāt un atkārtot. Un tur var galotnes noraut, tur visādi var būt, Tā parasti. Jā, liels paldies par padomu. Paldies vēlreiz Baibai, paldies arī Andai. Un atlikušās šī vakara 15 minūtes tiek atvēlētas mūsu jaunajai rubrikai. Es daru tā, un šodien uz virtuālās skatuves ir izglītības telpas Rūme saimniece Zane Ābele Puncule, un viņa jums izstāstīs savu pieredzi, kā ir ieinteresēt, motivēt ar mīļu smaidu un siltu vārdu. Arī palīdzēt lasošam pusaudzim. Lūdzu, Zane, 15 minūtes. Paldies. Var sakot, ļoti vērtīgi, ko Baiba stāstīja. Diezgan daudz, kas sasaucas ar to veidu, kā es mēģinu. Es neesmu logopēds, bet es esmu apmeklējuši šādus tādus kursus. Un man šī, un arī pie Zanes Daudziņas īstenībā, noteikti daudz no jums zina šo te aktrisi, viņai ir ļoti feini tādi daudzi vingrinājumi, kurus es izmantoju tad, kad es pat ar tīneidžeriem, kas strādāju, piemēram, tur mēli likt un taisīt visādus saldējumus vai iedomāt ievārījumu, laizīt no lūpām un visādi tādi triki. Man ļoti patīk, man arī patīk tā siltā piesaiste, kā viņu varētu teikt, vai ne? Katru bērnu. Mums vajag izveidot kaut kādu veidu attiecības, lai viņš vispār mūs klausītos, jo ir grūti, ja bērns negrib dzirdēt. Tā, es uzlikšu, lai es jūs redzu te fonā. Nu, kā pirmā lapa, tas tiesam mēs, var nākamo uzreiz likt. Patītas priekš. Tā, ko darīt? Kā darīt lasīšanu ikdienišķi un patīkam? Tā ir man tā galvenā tēma, tieši 10 minūtītes man te būs ar nākamo, mēs esam Rūma izglītības telpa, tā mēs arī vienojamies. Pirmais, ko es gribu teikt, ir jābūt plānam. Vai tas ir vecāks vai skolotājs, tu nevari pieiet bez plāna. Tam ir jābūt skaidram. Mums ir 13x4 kurikulums, ko es pēc daudziem piemēram esmu apvienojis priekš Rūmas, priekš mūsu vajadzībām, apkopojis tos tematus.
Un tad mēs ejam katru nedēļu reiz 4, 13 reiz 4 nedēļas. Es par šo metodi jau iepriekš esmu stāstījusi. Un man viņa jau darbojās 3 gadus, tā kā es varu teikt, ka viņa darbojās. Un tur ir dažādas interesantas tēmas, pēc kurām vadoties mēs gan mājās strādājam, gan arī ar tiem bērniem, kas man nāk, gan tīņi, gan mazie bērni. Ļoti forši. Nākamā lūdzu. Tā, šeit es uztaisīju screenshots no mūsu Instagram lapas, kā es cenšos ik pa laikam, tad, kad man ir kāda brīva vieta stundām, kā es mēģinu pastāstīt, ko tad mēs tur darām katru nedēļu. Ieliek kaut kādas, tā kā. Un man mācās no visādām valstīm bērni. Un, jā, tāpēc pārsvarā es ielieku vispārējo informāciju angliski, bet nu, tur ir tāds, piemēram, no kurienes tu nāc, identitāte, vēsture, mēs permakultūru, mikrobiomu un holistisko piegājienu, to mēs liekam kopā. Un tad, piemēram, viens no pēdējiem mums ir, kā apģērbu un vispār kā rūpēties par lietām. Un to visu var apvienot ar latviešu valodu un matemātiku mēs arī liekam klāt. Un tā, jā, nākamo. Tā, šis te pašiem mazākajiem bērniņiem lasīšanai mēs esam gan ģimenē, gan es esmu devusi man mācēniem, kā var teikt, ja, Alisa, šis te vārds, ļoti, ļoti labi darbojās. Mazajiem ir burtiņi, meklēt burtiņus, tur 3 burtiņi, un tad atkal nākamais burtiņš sākās, un mazliet lielākiem bērniem ir vārdiņu likt, un tur vēl ir spēlīts, tā kā apskatiet, ļoti vērtīgi un noder nākamo. Tā, ļoti svarīgi, un Baiba to arī minēja, skaņas ir forši izstāstīt, ka ir vis kaut kādas skaņas, kurām īsti nevar atrast, nu, nekādu veidu, kā viņas pierakstīt, un tas bērniem parasti patīk. Tur var spēlēties, kā mēs varētu to pierakstīt. Piemēram, nošķaudās kāds, kā mēs to varētu pierakstīt, vai čabu papīrs, un kā to dabūt gatavu, kad pieraksta tieši precīzi tādu papīru čabēšanu, kā viņi ir notikusi. Maziem bērniem īstenībā pārsteidzoši, bet tie, kas jau mazliet ciparus zina, viņiem ļoti, ļoti patīk zināt, cik kas ir. Un tad var uzreiz stāstīt, cik ir tās skaņas, cik ir tie burti. Un ja es runāju par patskaņiem, divskaņiem, līdzskaņiem, es nedalu viņus smalkāk, parasti pat pusauģiem, jo man nav tāda ļoti augsta līmeņa pusauģi. Nu, parasti nesanāk daudz tālāk aiziet. Tas arī ir viss, cik mēs tālu sadalām. Un es viņus fonētiski izrunāju, vienkārši es viņiem stāstu A, E, I, O, U. Mēs nevelkam nekā, kā vecos laikos, kā, nu, ir nu, mēs vienkārši runājam tā, kā būtu jāizrunā tas burts, un lai nerodās nekāda pārpratumi, jo es esmu novērojusi, ka gan ar saviem bērniem, gan ar citiem, ka tā ir lieka laika tērēšana, tur pēc tam skaidrot, ka nē, vārdā šis burts izklausīsies tā un tā. Labi, nākamā. Tā. Lai plānot vispār lasīšanas pieredzi bērnam, kas vēl nelasa vai nelasa pastāvīgi vai nelasa tekoši, ir jāsagatavo apstākļi, jābūt patīkamai telpai, un to jau, ko es Baibai pirmīt jautāju, lai viņi pakomentē, jāpatīk tam cilvēkam. Ja, piemēram, tētim pašam nepatīk lasīt, nu tad būtu ļoti, nu, negodīgi gan pret bērnu, gan pret tēti viņus tur ielikt vakarā, lai viņi lasa kopā. Paskaidro, ko mēs darīsim, kāda būs, piemēram, pasaka vai stāsts, izskaidro nesaprotamo, piemēram, ja kaut kas nav saprotams, kas tur uz vāka atrodas, nu, ieinteresēt to bērnu. Var sākt lasīt, tad ir kopsavilkums un secinājumi var mīties ar jautājumiem, tāpēc, ka bieži vien tīpaši mazie bērni, viņi pa vidu uzdod visādas jautājumus, un mana pieredze un padoms būtu uzdot smieklīgus jautājumus, kas nekāda jēga, viņiem, nu, tāda loģiska jēga nav, un skatīties, kā bērns reaģē. Un liksies, ka uz vakaru, piemēram, ja tā lasīšana notiek, ka viņa neiemidzinās bērnu, bet tieši tā daudzā jautājuma uzdošana un tieši tas, ka bērns dabū līdzdarboties, tas viņu tieši nogurdina un palīdz iemigt. Nu, tas tāds mazs tāds padoms ar pavisam mazajiem, kuriem pirms miega lasa. Tā. Nu, un viennozīmīgi ir jābūt kopsavilkumam secinājumiem. Tas ir, nu, sādāk nav tā. Ja kopsavilkums un secinājums ir sapnīts vakarā, tad tas ir ok, bet, piemēram, no rīta notiek lasīšana, tad ir pat maziem bērniem, viņiem patīk tā pabeigtības sajūta, jo tas ir viņiem kā tāds apbalvojums. Redz, es paveicu, es pabeidzu šo pasaku, un es tagad saprotu, un es zinu, jā, nākamā. Un papildus iedvesmai, es vienkārši domāju, ko es varētu, es paskatījos, kādu materiālu man ir pieejami,
Un ko parasti skolotāji iesaka. Un tad es domāju, ko es vispār tādu jaunu, oriģinālu varētu ieteikt un izdomāt no savas pieredzes. Ko mēs esam darījuši ar manu tīneidžeri, un tā ir tā labā pieredze, jo viņš iesāk 4 gados lasīt pats, un viņš ir, nu, Iveta ir viņa pasniedzēja, un cik viņam patīk programmēt, tik viņam joprojām patīk lasīt. Un viņš lasa latviski un angliski, un mēs nespējam pirkt grāmatas. Viņam tiešām, nu, es uzskatu, tā ir veiksmīga pieredze, un mēs sākām ar to, ka mēs visu māju bijām aplīmējuši ar priekšmetu nosaukumiem. Vienkārši uz lapiņām, skapis, tur lampa, un visur bija salīmēts lapiņas, kas tas tāds ir. Un tad piekrītu par to, ka bilingualitāte, jo ātrāk, jo labāk, trilingualitāte, nu, vienkārši jāskatās, cik bērns ir spējīgs ņemt pretī. Mums tas bija angļu un latviešu valodā. Skatīties filmas un mūzikas video ar subtitriem, iet regulāri uz bibliotēku, un kas mums ir visiem bērniem, un to es arī parasti saku saviem mācēniem, ka nokārtot viņam pašam bibliotēkas apmeklējumu kartīti, ko līdz ļauj noteikumi bibliotēkas, jo mazajiem tas ir liels kaut kas milzīgs, tāds notikums, jo viņš ar savu kartiņu var paņemt savas grāmatas. Ļauj dažādiem cilvēkiem lasīt priekšā tās vecmāmiņas draugi, ja tās varbūt krāsainas pieredzes, iepazīties ar dzīviem rakstniekiem un dzejniekiem, ne tikai grāmatās, jo mums apkārt viennozīmīgi tāda ir. Iet uz pasākumiem, tad apgūstiet kopā skaidrojošo vārnīcu vai radiet jaunvārdus paši. Nu, smieklīgi, tas ir vienkārši, lai ir interesanti pašiem, bet skaidrojošā vārnīcā, es domāju, ka mēs arī visi pieaugušie daudz nezinām vārdus. Un tad vēl, ja varat ierakstiet audio video tā, kā bērns lasa vai cenšas lasīt, tas ir lielisks, nu, jūsu ģimenes arhīvam vai skolas arhīvam piemērs, kā mazliet bērns ir centies. Un pats galvenais lasīt pašiem, nevis teikt lasiet, bet lasīt pašiem un baudīt to, atrast brīdi. Jā, nākamais. Tā. Jā, un to arī Baiba minēja, ka ir jāskatās bērni. Bērni ir ļoti dažādi, un lasīšana var sekot rakstīt prasmes apgūšanai un otrādi. Tas var variēt, un nevajag saspringt, ja kādam bērnam tas ir, nu, pēkšņi kaut kādā veidā netradicionāli. Jo es domāju, to, ka mans tīneģers, kurš viņam, nu, jā, tie bija 4 gadi, bet tas tāpēc, ka viņam lielākā daļa grāmatu saucās Lasi pats, pēc, ka mamma strādāja fonā. Un tad viņš tā, nu jālasa pašam. Un tad es domāju, kā es viņam varu atvieglot to procesu. Un tad bija tās lapiņas un ar subtitriem un visas tās metodas. Tā kā, jā, bet jāatcerās, ka bērni ir dažādi un caur iedrošinājumu. Tā kā, jā, es neatceros, vai es vēl kādu ko ieliku. Jā, ja ir kaut kādi jautājumi, tad redz, ka 2 minūtes es iekļāvos savā paredzētajā laikā. Ja ir vēl kaut kāds jautājums vai nē, bet liels paldies Baibai. Šis tiešām bija rītīgi interesanti un noderīgi man personīgi arī. Paldies, Zane. Bet kā ir ar jaunāko paudzi? Tīnis skaidrs, lasa. Bet tās jaunākās šķiepas. Viņām ir tā, ka es ar 6-gadnieci esmu novērojusi, ka viņa būs tas, kas sāks rakstīt no sākuma, un tad viņa seko līdzi tiem burtiem. Tad, kad viņai paliek interesanti, viņa būs tas nu, it kā tāds kaut kādā ziņā, it kā nestandarta variants, jo viņu nevar piesēdināt pie ābeces, un tagad, nu, tā kā redz, ka tagad mēs mācīsimies. Viņai ir cits raksturs, un pati mazākā, viņai ir 4 gadiņi. Tur es vienkārši skatos visas tās pamata lietas, lai viņa, piemēram, neaizraujās ar, nu, nesāktu, piemēram, to pašu pirkstu košļāt atkal, jo no emocijas un viss kaut kas var notikt. Man visi bērni ir, es te visu savējies, var teikt, viņi ir krūti baroti ir, un es ļoti pievēršu uzmanību tai pašai nazālai elpošanai, knupīši mums vispār nav bijuši, tieši daļ tās izrunas un sakodiena un arī burkāni ir doti graust un tas viss. Un, es esmu, cik es vien esmu zinājis, esmu darījusi pārsvarā visas tās pamatlietiņas, kas varētu darīt, kad sanāk kādu skaņu, lai viņi ir viegli izrunāt. Un es apliecināšu, ka tā bilingualitāte ir ļoti, ļoti svarīga, ne tikai, kā var palielīties vecāks, redz, kā mums forši sanāk, bet bērna emocionālai drošībai, tāpēc, ka būs lietas, kuras viņš varēs pateikt vienā valodā, un būs lietas, kuras viņš varēs pateikt otrā valodā. Un ja viņam ir, es viņu saucu, nu, tie ir instrumenti, jo ir lietas, kuras labāk izklausās latviski, viņas
viņas angliski nemaz tā nevar pat, ziedoni, kā jūs angliski lasīsiet, un, tas vienkārši, tas varbūt vēl krieviski var kaut kā pārtulkot, jo, kaut kādā veidā, bet angliski ziedoni, es pat nevaru iztēloties. Tāpēc, jā, es domāju, pašiem mazākajiem tur daudz neko nevar darīt, tur var vērot, uz ko bērns ir gatavs, un pamanīt, lai viņš kaut ko nesāk fizioloģiski darīt tādu, kas varētu aizkavēt. Piemēram, tas pašs, to, ko mēs visi grēkojam pie ekrāniem, vai ne? Vienkārši bezdarbībā. Ir jābūt arī, lai smalkā motorika, valoda ir cieši saistīta ar smalko motoriku, kas nozīmē, ka ir jāglino, jāzīmē, jāskraida ar basām kājām. To es arī noteikti kā vienu no galvenām lietām, jā, ka ar basām kājām daudz jāstaigāja. Jā. Tā. Lieliski. Paldies. Lieliski. Paldies. Lai izdodas arī jaunākajai paaudzei sekot brāļa paraugam. Un Baiba, vai tev vēl ir kāds komentārs? Jā, es ļoti labprāt. Esence, ar ko mūs visus palaist? Mikrofons? Tagad dzirdiet mani, ja? Jā. Jā. Par to lasīšanu es tā domāju. Cilvēks ir gatavs lasīšanai. Mums ir jānoķer tas brīdis, kad viņš pats skatās tās grāmatiņas un kad viņš vēlās. Ja? Un tieši tas brīdis ir īstais. Protams, mēs nevaram gaidīt 8 gadus, bet ja tie ir 6 vai 5 gadi, jā, tas ir īstais brīdis. Ja? Varbūt tie ir 7 gadi, jo atkal vieni pētījumi ir tādi, ka tie, kas 7 gados sāk mācīties lasīt un iemācās lasīt, viņi daudz labāk izprot tekstu uzdevums pēc tam nekā tie, kas ir sākuši to ātrāk darīt. Tie ir pētījumi, ja? Es to pat neizdomāju. Bet, ja jums ir bērni, kuri slikti lasa, īpaši, es nezinu, kā ir ārzemēs, tik bieži tomēr es tādus bērnus nemācu lasīt kā tā, bet Latvijā gan mums bija ar Covid saistīts šis process, ka bērni pavisam slikti lasīja. Es domāju, ka tas ir atstājis arī mūsdienās sekas, jo es skatos, ka ir kaut kādi raksti par šo tēmu arī, par lasīt mācīšanu, bet kā es darīju? Es mācīju šos bērnus blakus sēžot, jūs kā mammas vai audzinātāji varat sēdēt blakus un kopā darīt to šo lielo bērnu. Viņš jau mācās 2., 3. klasē, un tomēr mēs kopā lasām un skaļi lasām. Mēs lasām ar to pirkstiņu apakšā, skaļi, apstājamies pie punkta, un pēc tam mēs pārunājam, ko mēs esam izlasījuši. Ja? Man patiešām nāca tādi bērni, kuri mācījās lasīt 3. klasē, ja, latviešu valodā. Ja? Un mēs diezgan ātri iemācījāmies lasīt. Un tas, ko es liku, vienīgais mājas darbs bija pusstundu dienā lasīt, kas īstenībā diezgan daudz, ja? Pusstundu dienā lasīt, jo lasīšana ir treniņš, ja, mums ir jātrenējas ātrumā, ja, tā. Paldies visiem, un bija ļoti interesanti, un es priecājos, ka tā informācija, ar kuru es dalījos, noderēja kādam, vismaz vienam cilvēkam. Protams. Man ir jautājums Baibai vēl, kas tikko radās par lasīšanu. Daudzvalodīga ģimene. Vai, to es patiešām nezinu, vai ir, ka kādā valodā iemācīties ir vieglāk un citā ir sarežģītāk? Teiksim, ka ja viņš būtu Spānijā, ka Spānijā apgūt lasīšanu būtu, spāņu valodā apgūt lasīšanu ir vieglāk nekā latviešu valodā? Kā tev šķiet? Redziet, piemēram, ja bērns mācās 1. klasē Spānijā, tie ir 6 gadi, un viņš latviešu valodā lasīt vēl tik labi neprot. Viņš aiziet spāņu skolā un viņi lasa. Viņš iemācās raipi lasīt, viņš lasa tekoši, un tas, ko jūs piedāvājat izlasīt ar viņu, palasīt latviešu valodā, viņam juks šajā gadījumā temps nemainās. Viņš lasīs tāpat, bet, piemēram, viņiem juks dažādas skaņas, jā. Piemēram, izrunā, jā. Olā, mēs sakām olā,
bet tur ir hoļa. Viņam juks arī tā rakstība, ne tikai lasīšana, bet arī rakstība. Viņš nezinās to, ka tur ir priekšā tas vai arī čurīzo. Nu, ar vārdu sakot, viņš to lasīs latviešu valodā citādāk, tas vienīgais atšķirsies. Vai grūtāk? Nē. Šajā gadījumā nebūs grūtāk. Ja viņš iemācīsies lasīšanas tehniku, viņam nebūs grūtāk. Nē, šīs alfabēts ir ļoti līdzīgs. Es nezinu, kā būs, piemēram, franču valodā. Man meita mācījās no 2 gadiem franču valodu. Es vispār nekādas problēmas tur neredzēju. Ne latviešu, ne franču valodā. Pilnīgi nekādas. Es viņu nemācīju lasīt franciski, protams. Bet viņa skolā ļoti labi iemācījās lasīt. Jā. Nu tā. Nu tad paldies. Paldies Baibai, paldies Andai, paldies Zanei, paldies visiem klātesošajiem.